Sveicināt visiem šodienas mūsu jautājumu atbilžu sesijā, kur rīko uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumu biedrība. Šī noteikti nav pirmā un nav arī pēdējā šāda tikšanās reize. Laiku laikam mēs rīkosim šādas te aktivitātes, lai vairāk izglītot, informētu par uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumiem. Un, jā, kā var šos bērnus atbalstīt, un, protams, ka arī kā skolotājs var atbalstīt, lai viņiem būtu zināšanas, lai vecākiem būtu zināšanas. Bet šodienas tikšanās ir tieši orientēta uz pedagogiem, neatkarīgi vai tas ir pirmskolas izglītības iestādē vai skolā, vai varbūt tās tā ir interešu izglītība, jebkurš pedagogs, kurš ikdienā saskaras ar bērniem, kuriem ir šāda uzvedība, tad šodien šī tikšanās ir tieši pedagogiem. Un, ja šeit ir vecāki, tad šodien šie jautājumi netiks atbildēti, kas ir saistīti tieši ar vecākiem, un kur ir tad vecāka atbilde. Šeit tiešām šodien ir par to, kas ir pedagogiem un kā pedagogs atbalstīt, kā viņiem palīdzēt, kā risināt tās situācijas. Un vecākiem mums jau bija decembrī, noteikti būs arī vēl janvārī. Es zinu, ka jau divas tikšanās tiek organizētas. Līdz ar to būs arī iespējas saņemt atbildes. Jā, jo, parasti jūs nezinu, ir kā rakstīts pedagogiem, bet tad, kad ir pedagogiem, tad piesakās vecāki, kad ir vecāki, tad pedagogi raksta un tā. Jā, tā. Un mans vārds ir Simona Dimanta, es esmu bērnu psihologs, pieņemu bērnus savā privātu praksē, un ikdienā es strādāju ar bērniem, kuriem ir uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi. Es pat arī esmu internacionālās uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumu biedrības biedrs, un seko līdz aktivitātēm, kas izmainās un kas notiek, kā arī esmu iegūsi atsevišķu izglītību tieši, lai strādātu ar bērniem un pieaugušiem, kuriem ir uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi, kas ir tāda vienīgā programma vispār pasaulē pieejama, kur man bija iespēja Covid laikā trāpīt attālināti. Un, jā, tā bija tāda laba iespēja iedeva tādas padziļinātas zināšanas un izpratni, ko es varu nodot arī tālāk. Jā, un tas droši vien principā par mani viss. Es pati agrāk strādāju bērndārzā, un līdzīgi kā liela daļa pedagogu, tad, kad es redzēju šādus bērnus, es tiešām nezināju, kāpēc bērns tā uzvedas, un līdzīgi kā arī citiem pedagogiem, man bija tā doma, ka bērns vienkārši izlaists neaudzināts, bet tepat laikā es arī studēju psiholoģiju, līdz ar to arī vairāk izzināju un sapratu, kas tur notiek, un man bija iespēja praktiski šīs zināšanas izmantot tieši bērndārzā, kur es strādāju, un kopā ar pedagogiem arī varēju redzēt, ir tās izmaiņas. Un tieši tāpat šobrīd es strādāju skolā, Rīgas zaļajā skolā, un jā, vadu nodarbības arī pedagogiem un konsultēju izglītības iestādes, lai tad palīdzētu saprast, jā, kas tad būtu jādara un kā tās situācijas risināt. Jā, un ceru, ka tad es spēšu atbildēt šodienas jūsu uzdotajiem jautājumiem. Jā, ieraksts būs pieejams, un tad ieraksts varēsiet klausīties. 30 dienas būs pieejams bez maksas, un tas atradīsies uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumu video krātuvē. Tā, lai mums pastāstītu tādas galvenās lietas par sevi, un jā, uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumu biedrības galvenais mērķis ir izglītot un atbalstīt gan vecākus, gan bērnus, gan pedagogus, un kopumā arī veicināt vairāk izpratni pašiem bērniem. Un jo vairāk būs zināšanas un sapratne, jo īstenībā tas būs arī vienkāršāk pilnīgi visām pusēm. Tāpēc, ka bērnam ir uzmanības deficīts, tas neskar tikai konkrēto bērnu vai vecāku, bet jebkuru vidi, jo šie norādījumi par to, ka bērns ir izlaists un neaudzināts, tas bērnam nav palīdzoši, nav arī palīdzoši pedagogiem, ja viņi tā domā. Ja mēs domājam ar to prizmu, ka bērns izlaists, tad, protams, ka mēs neizmantosim nekādas pieejas un neskatīsimies, ka prizmā kaut kas ir jārisina. Jā, tas ir mans tāds īsais ievads, un es skatos, ka ir arī ierakstīta. Ir kaut kas ierakstīts, bet es neesmu izlasījusi, bet šobrīd mēs tad oficiāli varam sākt ar tādu jautājumu atbilžu sadaļu. Un kā es sākumā teicu, tad šodien nebūs nekāda prezentācija vai lekcija, bet principā jautājumu atbildes. Tādi jautājumi, kas šobrīd tiek uzrakstīti, tad uz tiem es arī atbildēšu. Un tad es atvēršu savu čatiņu. Es arī izlasīšu skaļi, jo tie, kas skatīsies ierakstu, tad čatiņš nerādās. Tas ir tikai manā pusē. Un tā, jā, ļoti labi, ka jūs uzrakstāt jautājumus, jo tad es reiz redzu, ka tas ir jautājums, bet, ja, piemēram, jums ir kāds komentārs, tad rakstīt komentārs, ka jūs piekomentējat klāt. Tad ar visiem šiem te ierakstītajiem komentāriem es uzreiz varu redzēt, kurš ir jautājums, kurš ir komentārs. Un tad sākšu ar pirmo, kas ir uzrakstīts. Tātad jautājums frāzes un teikumi, kas ir atbilstoši bērnu uzvedībai ar uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumiem, un kas ir neatbilstošas.
Kā veiksmīgāk pārfokusēt jaunieti ar hiperaktivitāti pamatskolas posmā? Būtu arī ļoti labi, jūs uzrakstītu vecumu. Atbalstošas, nevis atbilstošas. Kuras frāzes no skolas atbalstošas? Jā, atbalstošas. Paldies par precizējumu. Jā, un labi ir uzrakstīt vecumu, tāpēc, ka vecums ir ļoti, ļoti būtisks. Tas nosaka diezgan daudz, ko pamatskolā, kurš tas ir vecumposms 1, 2, 3, 4. klases, 5. stāvs. Kāds ir vecums? Un tad, kad mēs runājam, atbildot šo jautājumu, kādas ir šīs palīdzošās frāzes, runājot ar bērniem, kuriem ir uzmanības deficīti un hiperaktivitātes traucējumi, kas ir ārkārtīgi svarīgi, kad mēs komunicējam ar šiem bērniem, tieši tāpēc kā ar visiem citiem bērniem, šeit īstenībā neatšķirās tādas komunikācijas formas. Vienkārši, kas mainās, ir tas, ka bērniem, kuriem ir uzmanības deficīti un hiperaktivitātes traucējumi, viņiem ir impulsu kontroles grūtības. Un, ja mēs, piemēram, mūsu ieradums ir komunicēt asi, strauji un norādoši, tad visticamāk, ka šim bērnam kādā brīdī tā impulsu kontrole nestrādās, un viņš var aizsilties un nespēt līdz tām norādēm, var pacelties arī šī opozicionārā uzvedība. Tāpēc vispār kopumā klasē vai grupā ar bērniem ir jāpieliek tāda cieņpilna komunikācija. Cieņpilna komunikācija nenozīmē bērna visatļautība un ka ļauj visu, bet, piemēram, ja bērns sēž klasē un neko nepilda, tad nebūtu ieteicams, piemēram, teikt bērnam tādus komentārus, ka tu jau dzīvē neko nesasniegsi, un ja tu nerakstīsi, tad nevarēsi labi uzrakstīt kontrolu darbu un pasties, kā visi citi raksta. Visi komentāri nav palīdzoši. Ja bērns neraksta, tur vienmēr apakšā ir kaut kāds iemesls, kāpēc, un tad, kad mēs runājam vispār par skolu, bērndārzā šis ir vieglāk, bet skolā šis jau paliek grūtāk, tāpēc, ka jo bērns iet tādā augstākā klasē, mums ir jāskatās uzreiz atpakaļ. Kā viņam gāja iepriekšējā klasē, viņš arī sēdēja, neko nerakstīja, piemēram, un kurā brīdī šis ir sācies. Ja tas ir kaut kad nesen sācies, ka, piemēram, bērns nesako mūsu kaut kādām norādēm, tieši konkrēti pildot uzdevumus, atbildot un tam līdzīgi, tad to var risināt diezgan ātri, un tiešām ar šo te komunikāciju, kad bērnam mēs sakam, ka izdari to, ko tagad vari, bet visbiežāk bērns nepilda, tāpēc viņš visticamāk ir palaidis kaut kādu ieteikumu, to norādi garām. Tāpēc, ka bērniem, kuriem ir uzmanības deficīti un hiperaktivitātes traucējumi, viņiem atmiņa ir īsāka, tāpēc ir tā novēršanās. Piemēram, pedagogs stāsta tagad uzdevumu, izstāsta piemēru, kas matemātikā būs jārēķina, un tad saka, tagad atveriet tur darbu burtnīcu, to un to lapus un paņemiet piemēru 6. uzdevumu, 2. piemēru izrēķiniet. Un kamēr pedagogs šo visu ir pateicis, bērnam jau kaut kāda daļa ir izdisusi no viņa atmiņas, un tāpēc arī var būt tā, ka bērns vienkārši nepilda to, ko viņam saka. Un līdz ar to arī būtu jāsaka bērnam, sāc ar to, ko tu dzirdēji, tas palīdzēs pedagogam redzēt, ko tad bērns vispār dzirdēja un saprata. Un tā arī ir atkarīgs no tā, ja bērns jau iepriekš ir pieredzējis to, ka viņam nepalīdz, neizskaidro, tad bērnam var veidoties arī tāda pretestība, ka kāda jēga mēģināt, tāpat tās jau nepalīdzēs un nav jēga neko darīt. Bet ļoti daudz jārunā šādā formā, kad sāc to, ko tu saprati. Pasaki man, ko tu dzirdēji, kas ir tas, kā tev šķiet, kas tagad ir jādara, kur uzdevumu mēs tagad pildīsim. Tā kā šādā veidā, un, protams, ka nereti var tā, ja redz, piemēram, kad bērns nepilda, var pieiet, kā teikt, jāpilda šis uzdevums, un tas, principā, pusminūte, mazāk kā minūte pieiet klāt. Bet es ieteiktu ar norādēm vairāk izmantot tādas norādes un veidot tiešām to kā ieradumu, ne tikai šiem bērniem, kuriem ir uzmanības deficīti, bet arī citiem bērniem, kā ieradumu, tad uzdot jautājumus. Ja jūs uzdosiet jautājumus, tā jūs veicināt bērnam domāt, un ar laiku jūs jautāsiet bērnam, kas ir tas, ko tu dzirdēji, kas ir tas, ar ko mums ir jāsaka, bērns ar laiku šos jautājumus sev uzdos, un tas samazinās pedagogiem to slodzi, kad nebūs visu laiku jāiet klāt, nebūs visu laiku jācenšas pierunāt, lai bērns kaut ko dara, un arī visiem citiem bērniem grupā, kuriem nav uzmanības deficīts, ja kāds netiek galā vai nepilda kaut kādiem dēļ, arī uzdot šo jautājumu, kas ir tas pēdējais, ko tu dzirdēji, kā tev šķiet, kas ir jādara, un tam līdzīgi.
Un tad arī nebūs tikai tā, ka tā uzmanība vērsta tikai uz bērnu, kuram ir uzmanības deficīts, bet arī visiem pārējiem. Un tad arī visi pārējie zinās, ka, ja viņiem ir nepieciešams atbalsts, viņiem būs tas atbalsts no tā pedagoga. Ja bērns ir tāds dikti dumpiniecisks, tas tipiski prasa vairāk laika, lai redzētu uz šim kaut kādu efektu. Tāpēc, ja bērns ir pieradis, ka viņam nepalīdz, ka viņam visu laiku saka, nu, ko tu vari cerēt, dzīvē neko tur nepanāks, un rekurtultās to būs kontroldarbs, un pasties, kā viss cita pilda. Un tam līdzīgi visādi tādus komentārus izteiks, tad bērnam veidojas tā pretestība un neticība, ka viņu kāds atbalsta un palīdz. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi šādā veidā komunicēt. Piemēram, savukārt, arī mainās situācijas, mainās komunikācija. Piemēram, ja ir situācija, kad bērns ir sācis tur šūpināt galdu, tad, protams, kad vai nezinu, tur pildspolu speciāli tur met visu laiku, vai kaut kādu papīrīšu metā, tad, protams, kad gribas uzreiz izteikties arī tā skarbāk, likt robežas, tagad pārstāj šo te darīt, tagad tev ir jāsēž un tagad tev ir jāraksta, bet šis tas teikums, ko parasti saka, nefokusēties uz nevēlamo uzvedību, jo, ja mēs uz to fokusēsimies, tad mēs viņu vairāk pastiprināsim. Un tas nozīmē to, ka, ja mēs teiksim, tagad pārstāj šūpināt galdu, tad visticamāk viņš šūpinās to galdu vairāk. Bet tur bija tas nākamais jautājums, kā novirzīt to uzmanību. Tu tā kā pārfokusēt bērnu, kuram ir hiperaktivitāte, tad tas ir par to, ka nevis mēs sakam slikto, bet kas ir tas, kas jādara. Un, piemēram, bērns šūpina galdu, kur ir darba lapa, tagad jāpild otrais uzdevums. Kas ir tas, kas tagad ir jādara? Bet šajās situācijās, kad bērnam jau ir izveidojusies tāda sāsināta uzvedība, piemēram, bērns šūpina galdu vai grozās apkārt, runā un nepilda, te jau jautājums ir par to, ka tas jau tās sekas, mēs kaut ko neesam pamanījuši. Un šeit es varu teikt no pieredzes, kad es eju arī uz skolu novēroju bērnus, tad nereti tā neviļus pedagogiem sanāk pašiem to veicināt, un tas ir tādā veidā, ka, piemēram, pedagogs kaut ko pieraksta uz tāfeles, un tad prasa bērniem atbildēt, un saka, ka paceļ visi rokas. Bet tāpat laikā pedagogs ir pagriezies pret tāfeli, raksta, bērni sauc, turpina rakstīt, un tad, kad tas notiek, jums ir jāpaceļ rokas. Bet pedagogs pats neseko tam līdz tam noteikumam, kur ir pateicis, un pierakstās atbildes. Un tāpat laikā aizmugurē bērns ar UDHS ir pacēlis roku un gaida, kad viņu izsauks. Pedagogs pagriežās, turpina tālāk savu klases darbu, un šis bērns, kurš jau ilgi turēja roku, viņš vienkārši sāk šūpināt galdu, tāpēc, ka tādā veidā viņš tiks pamanīts. Jā, tā kā bišķiņ sekot līdz arī savai tai komunikācijai, savai šai te uzvedībai un miedarbībai, lai arī neveicinātu šo te uzvedību. Un, piemēram, situācijas, kad klasē visi bērni atbild jautājumiem. Protams, ka tas bērns, kuram ir šis uzmanības deficīts, viņam ir impulsu kontrolas grūtības, viņš ir pacelt roku, kas ir forši un labi, bet par cik ir tā impulsu kontrola, tad nozīmē, ka impulsu kontrola nav bremžu. Viņš saka atbildes no vietas. Un šeit arī būtu jāpamana, kad bērns ir pacēlis roku, un arī jāsaka, cik paši tu pacēli roku. Es zinu, ka ir grūti gaidīt, toltāk būs arī tava kārta. Un savukārt citās reizēs, tas forši, ka tu zini, šobrīd mums ir jādod iespēja arī citiem atbildēt. Ja kāds cits neatbildēs, tad tu droši varēs atbildēt. Tā kā šādā veidā mēs veidojam tās robežas un trenējam bērnu to, viņš nerunā no vietas. Ir jāsaprot, ka tiem bērniem, kuriem ir šīs impulsu kontrolas grūtības, tā kā tās bremzes, viņiem viss nestrādā, kad viņi var izpļurkstēties un ir svarīgi, ka uzreiz to nereaģēt un netiek, ka tu atkal runā, pasties Jānis, tagad nevarēja pateikt. Un tā var būt arī, kad klasē kā cits bērns tā kā var nolikt, tur viņš tā kā nezinu kaut ko. Viņš atkal tur pateica, un es nevarēju atbildēt. Un es arī teicu šajās situācijās nepievērst tam uzmanību, bet teikt, kas ir nākamais jautājums un tālāk. Jo citādāk tas fokus atkal aiziet ne tajā virzienā, kur tas ir nepieciešams, un sāk risināt lietas, kuras nav tajā brīdī vispār jārisina. Jā, ja rodas kāds papildus jautājums par šo komunikāciju, droši var jautāt. Vēl man par to komunikāciju, ko es gribēju pateikt šo stāstot, tāpēc, ka tas ir svarīga komunikācija, kad bērns ir jāatman tie priekšvēstneši, kad bērns jau paliek tāds neiecietīgs, jo kas ir notiek, kad, ja mēs neatminamies, ka bērnam ir tās impulsu kontrolas grūtības, mēs neviļus arī varam veidot to,
ka bērns mūsu komunikācijas dēļ aizstās tas. Un tad, kad vispār tajā komunikācijas neieteiktu izmantot kaut kādu veidu šos te komentārus, kad cik man reiz to tur jāatkārto, un kad visi citi bērni ir pabeiguši, un neties te galā, un man savs laiks ir jākavē, un tam līdzīgi. Visi šie te komentāri vispār nevajadzīgi un lieki, un tas var tikai palīdz bērnam tā kā veicināt, ka viņš aizsver tās vairāk, nevis, ka viņš tā kā nomierinās un pārfokusējies. Ja mēs gribam pārfokusēt, mums ir jāfokusē tā uzmanība uz to, ko mēs gribam, lai viņš dara. Un monotoni un vienveidīgi jāatkārto. Tagad uzdevums 3. Sāk rakstīt. 3. uzdevums raksti. Nevis tur jāsāk skaidrot kaut kas, ja bērns to noteikti tāpat nedzirdēs, un tas tikai var veidot lielākas emocijas, un tur var rasties tās uzvedības grūtības. Ja par šo rodas papildus komentāri, droši var rakstīt. Nākamais ir par to, ka ja bērnam ar paaugstinātu aktivitāti palīdzošas ir pauzes starp uzdevumiem, kā to integrēt mācību stundā, jo pārdzīvo, ka nespēja visu, ko izdara pārējie klases biedri, papildus laika nelabprāt izmanto, jo nenotur uzmanību. Jātājums par to, ka bērniem piedāvā šīs pauzes, par ko bieži īstenībā saka, ka piedāvā šīs pauzes. Un tā interesanta lieta ir tāda, ka parasti tiek iedomāts, ka tas, piemēram, kādas, nezinu, 5-10 minūtes, bet nē. Bērnam var piedāvāt pauzi, un tipiski tas, kas būtu korektāk, kas būtu jādara, kad var ļaut bērnam, tad, kad nepieciešams, aiziet, piemēram, padzerties ūdeni, vai, piemēram, iziet ārā, gaitiņā aiziet līdz labierīcībām, nāk atpakaļ. Arī skolā, kur es strādāju, tur arī bērni uzmanības deficītu, un tur ir bērni, kur arī jūt, kā jāpild uzdevums, un tad var redzēt jau, kad parādās tas stress, un tad ir bērni, kur pasaka, ka aiziešu padzerties ūdeni, viņi iziet ārā, aiziet pakaļ savam ūdeni, padzerās, atnāk atpakaļ un pilda. Tā vietā, kad bērns tur patās klasē, viņš sāk īdēt, sāk dusmoties, jo viņam ir grūti, viņš netiek galā, viņš ir koncentrējies, un pēc tas koncentrēšanās daudz, viņš var. Un te ir svarīgi sekot tiešām līdz tām bērnu spējām un vajadzībām. Es neieteiktu praktizēt to, ka ļaut bērnam pašklases staigāt, jo tad bērni arī citi staigās, bet tipiski tā, ka, ja klasē ir godīgi, tad vienlīdzīgi nosacījumi visiem, un bērni izprot, kāpēc kāds, piemēram, staigā, tad neveidojas tas, ka bērns tāds savā starpā strīdētas, vai, piemēram, speciāli izaicināt, un kad, ja viņš ir staigā, tad es arī staigāšu. Tipiski tas notiek tajās klasēs, kuras stāstīja par to, ka tie noteikumi tomēr nav vienlīdzīgi un bērni neizjūt, ka tie noteikumi ir visiem tādi atbilstoši un vienlīdzīgi. Pauzes nav par to, ka es esmu redzējis, ka pauzes ir veidot arī tā, ka, piemēram, ir noteikts darbs, kurš ir jāizdara, un tad bērni pieceļās, un, piemēram, uztaisa vingrinājumus 5 reizes notpjās un pieceļās. Bet tas ir jāskatās no tā, ko jūs darat, un vai jūs praktizēsiet pirmkārt to regulāri, tāpēc, ka, ja jūs nepraktizēsiet regulāri, tad jums būs grūti, tāpēc, ka veidosies haoss visu laiku. Vai jūs to praktizējat, vai nepraktizējat. Nevar veidot tā, ka šodien mēs tagad 15 minūtes pastrādāsim, un tad jūs varat piecelties, mēs uztaisīsim vingrinājumu. Jo pirmajās reizēs, kad šo dara, tad parasti tā, ka bērniem vēl vajadzīgs laiks, lai viņi savāktos. Un es neieteiktu izmantot aktivitātes, tāpēc, ka, lai gan mēs, šis ir arī tāds, tas nav mīts, jo ir bērni, kam tas palīdz, bet lielai daļai bērni, kuriem ir uzmanības deficīts, varbūt tās jums ir šie bērni, jūs skaidri zināt, ka šim bērnam ir šis uzmanības deficīts, un tad, kad viņi atnāk no sporta stundām, viņiem ir ļoti grūti savākties, tāpēc, ka tas dopamīns var atkal būt par daudz, un līdz ar to es īstenībā neieteiktu daudz eksperimentēt ar aktivitātēm, bet vēl viena lieta, vienā no klasēm manā skolā, ko skolotāji dara, kas ļoti, ļoti forši, un viņiem ļoti labi sanāk. Un tur ir 3 bērni, kuriem ir dažādi veidi diagnozi, tā skaitā ar uzmanības deficītu. Viņiem ir tā, ka pirmkārt, tad, kad sāk klase, šī konkrētā skolotāja, viņi sāk ar tādu klusuma aplīti, viņi tā kā sanāk klase, un aizmugurē klasē ir brīva vieta, viņi apsēžas tajā aplītī un vienkārši klusumā pasēž. Viņi uzliek tādu skaņu bļodu, ko sauc laikam tā kā krusi, vai arī uzliek fonā, tur, kur skan tāda tipa mūzika, un tad viņi tā pasēž 1, 2, 3 līdz 5 minūtes, kā nu kur brīvi, tur reizēm taču nāk
labāk, ilgāk, reizēm īsāk, un tad viņi tā kā seko līdzi. Un tad viņi izrunā, piemēram, ja tā ir pirmdiena, viņi izrunā, kas bija tas, ko viņi darīja pa brīvdienam, ļoti īsi katram pa teikumam. Un tas ļoti labi palīdz veidot šo te miniedarbību vienam ar otru, un arī bērni tā kā vieglāk noskuņojas uz šo te darbošanos. Un tad arī pēc tam, kad notiekās kaut kāda veida šīs stundas, tad arī stundu laikā, tad, kad ir pārējas, vai, piemēram, viņi zina, ka pēc tam būs darbs grupās, tad arī viņas pirms tām pārējām, viņi ieliek, ka tagad mēs paņemsim mūsu pauzīti, mūsu apli pauzīti. Un tipiski tā ir 1, 2, maksimāli 3 minūtes, un pēc tam tā kā, viņiem tā labi iet. Tā, kad ir dažādi veidi, kā to darīt, un šajā gadījumā tā ir visa klase. Tas nav konkrēti 1 vai 2 šie 3 bērni. Un, tās pauzes nav par to, ka tiešām tur bērns 5-10 minūtes staigā. Un pauzes var būt arī tā, ka arī vēl viena lieta, ko bērniem bieži iesaka, ka viņi var ņemt līdzi sensorās mantas, ka viņiem ir rokās, un viņi viņas var izmantot. Un, ja jūs pavērosiet klases, jūs redzēsiet, ka ir bērni, kuri knibina, piemēram, savu penāli, vai tur savu filtpolvu, vai tur šo te burtnīcu tur rullē, vai, piemēram, tur džemperi. Šie ir bērni, kuriem īstenībā būtu nepieciešams, ka viņiem ir kaut kāda šī sensorā manta, un būtu jāļauj bērniem viņas ņemt līdzi, un arī stundas laikā izmantot. Te, protams, ka ar to parasti pedagogiem atļaus tas jautājums, ka jā, bet tagad visiem vajadzēs, bet kāpēc visiem neļaus, ja viņi visi grib, lai viņi lieto. Svarīgs jau tas ir, kad jūs veidojat tos noteikumus, ka tas ir tikai tavās rokās. Un, ja šajā grupā bērni kopumā ir atkal tas jautājums par tiem noteikumiem, ja tā miedarbība ir ok, ka tur nav pārāk dumpinieci, ka šie bērni, tad viņi tīri labi pielāgojas. Un tipiski mans mīļākais teiciens ir, kā gadu sāks, tā turpinās, jo šo vajadzēja darīt gada sākumā. Labi, tagad ir tā kā jauns semestris, arī labs laiks, kad ievies kaut kādus ieradumus. Jā, tas prasa laiku, un arī tad, kad es strādāju bērndārzā, arī šobrīd skolā, tieši tāpat tās arī notiek, kad skola šeit ir nodrošinājusi jau šīs sensorās lietas, un ir klase, kur visus forši katrs paņem sēž savā vietā, ir klase, kur tā kā mērtā savā starpā. Un tad tas ir tāds jautājums, nevis ņemt nost, ielikt kastē, tagad neaiztiks, jo tam nav nekādas nozīmes, bet tiešām veltīt to laiku, kad, hei, šis ir tavās rokās un ne pie viena cita. Un tad, ja ir situācijas, ja bērns ir tāds dumpinieciskās, tad viņam saka, ok, ja ir grūti, tad noliec malā. Un būs bērni, kuriem tiešām vajag, ka noliek malā. Un ar laiku, tad, kad pedagogs pamana un sajūt, kuram bērnam vajag rokās un kuram vajag malā, tad arī viņš seko līdzi un veidā tās robežas. Un tipiski tie bērni, kuriem tiešām nevajag to rokās, kas traucē, viņi arī pēc tām robežām ar laiku nemaz neizmanto. Viņi viņas tur malā, un tad beigās paliek pasē vienkārši tikai tie daži bērni, kuriem ir svarīgi, viņiem rokās kaut kas ir. Bet šis ir tāds, pedagoga kompetence un spēja bērniem tās robežas izveidot, un tas ir tādā stundu vadīšanas laikā, ir apgrūtinoši, tas nav vienkārši, jo nav tā, ka var vienkārši vadīt to savu tēmu. Ir jāsako līdzi, ko viņi ar tām mantām dara, bet ir labāk iemācīt tās robežas, jo pēc tam tie bērni, kuriem vajadzēs, viņi izmantos tās pieejas, un tad viņi tā nepārstimulēsies, nepaliks dusmīgi, nepaliks aizkaitināti, nekļūs dumpiniecis, jo viss tā uzvedība ir par to, ka viņiem trūks vai kāda resursi. Un tad, piemēram, tāda sensorā manta rokās var ļoti labi palīdzēt. Jā, es arī ieteiktu skatīties atkal robežas arī no izglītības iestādes puses, tāpēc, ka tās variācijas ir daudz un plašas. Kādas tās protilietas var būt, ir, piemēram, šīs tie klikšķināmie kubiņi, bet viņi var traucēt kādam citam bērnam, un tomēr es teiktu, tad izvēlēties, ka to bērns var starpbrīdī izmantot, ja viņam tāds ir, bet tad vienoties par to, ka, ja bērni ņem savas šīs sensorās lietas, tad tās ir tikai un vienīgi viņu rokās, un tā kā, ka tās viņu rokās, un tās ir klusas, kas netraucē citiem. Jā. Viens par tām pauzēm teica vienkārši, ka arī tā sensorā lieta īstenībā ir tas, kas to pauzi dod, jo tad, kad mēs runājam par to uzmanības noturību, mums jau arī visu laiku nav tā, ka mēs koncentrējamies par 20 minūtes.
ja mēs pavērot savu uzmanību, mēs īstenībā novēršamies ik pa 3-5 minūtēm. Tas ir pilnīgi normāli. Un tas notiek tādā veidā, ka mēs parasti vai nu pie savām domām pievēršamies, vai uzrakstam, vai pārdomām, vai paskatāmies kaut kur. Bet tā kā mēs nepiecīņam, mēs nekur neaizejam, tāpēc mums pieteikums dopamīns. Savukārt bērniem, kuriem ir uzmanības deficīts, viņiem ir nepieciešams tā stimulācija. Viņiem dopamīns būs tur maz, tā kā tāda ķīmiska viela, kas mums smadzenēs visiem ir. Un bērniem, kuriem ir uzmanības deficīts, dopamīns ir ļoti mazā līmenī. Un tāpēc viņi visu laiku tā kā kustās, jo mazāk dopamīns, jo aktīvāk viņi kļūst, jau pie tās aktivitātes, kas viņiem ir, sāk tādu knibināt, sāk izaicināt uz strīdiem, jo tas viss veicina dopamīnu. Bet tad, ja mēs iedodam to sensoro mantu, tad bērnam viņi ir. Un tādā veidā viņš arī var paņemt to pauzi. Pauze nav par to, ka tā ir jābūt 10-15 minūtēm. Tas ir tiešām burtiski ļaut novērsties. Kad neiet, piemēram, ja bērns sēž klasē, un tad var redzēt, ka bērni aizdomājas, skatās kaut kur, kad pavērot, bet tā kā uzreiz nereaģēt un neteikt, ka rekur pildi tālāk uzdevumu. Jo viņam var tas tiešām bija nepieciešams, tāpēc, ka to arī sauc par tādu aizsapņošanos, kad ja tas dokuments tā kā nav pietiekami, tad tas arī notiek, ka bērns tā kā aizsapņoties un viņiem grūtāk ir koncentrēties. Bet baigi ilgi skatās flogu ārā, tad, protams, ka ir jāpiet mierīgi. Mierīgā balsī jānosauc bērns vārdā un jāaicina, lai bērns pievēršas tam uzdevumam, kas ir jāpilda. Un tas ir atgriežas pie tā komunikācijas jautājuma, kad ar bērniem viņiem ir tā hiperfokusēšanās, un reizēm varbūt tā, ka bērns, piemēram, sarunājas ar citu bērnu, un mēs tā kā viņu saucam, tur Jāni, tagad jāturpina tālāk, Jāni, mums tālāk priekšu, un viņš vispār tā kā neatsaucās. Un tas, kas te būtu jādara, principā jūs pamanat, jums neatsaucās, tad nevis tur dusmām iet un sāk rāties, un cik man reiz to jāskat, kaut runā un traucē, mums nekādu stundu nesanāk, neko nevarēsim izdarīt, un tam līdzīgi. Bet principā tas nozīmē, ka iespējams viņš ir hiperfokusējies, un labākais veids, kā atgriezt viņu atpakaļ, ir pasaukt viņu vārdu, var viegli pieskarties viņam, vai piemēram pie galda klusām pieklauvēt, un tad teikt, tagad klausies, tagad turpināsim uzdevumu. Bet nevis tur sākt rāties un teikt, kad traucēt ar stundu un tam līdzīgi. Jā, jo kas ar šajās situācijās ļoti bieži izveidojas strīdi, kad kas notiek, ja bērns ir tajā hiperfokusā, viņš tur stāsta kaut ko baigi interesantu savam klases biedram, viņš vispār nav dzirdējis, viņu skolotāji sauc, un tad no bērna tās perspektīvas ir tā, ka kāpēc tu uz manis tagad bļauj, un no pedagoga perspektīvas, tad man reiz tev ir jāatkārto, un tad tur sanāk tā kā strīds, jo no abiem pavisam cita tā pieredze tajā brīdī, tāpēc labākais ir pieiet. Un atkal šis nav tikai vai ne bērniem, kuriem ir uzmanības deficīts, bet kuram bērnam vienkāršākais veids ir pieiet klāt, nosaukt bērnu vārdā, acu kontakts un aicināt, tagad jāpild, tagad jāklausās. Un tā, jā. Lasīšu nākamo, kas ir uzrakstīts, un pievienošu arī Čupiņi ir vēl pieteikusies. Tā. Ir jautājums tātad, labdien, raksturojiet, aprakstiet, kā izskatās pietiekami labs individuālais atbalsta plāns bērnam ar uzmanības deficītu un hiperaktivitātes traucējumiem. Kritēriji, man tāds čatiņš ir priekšā, smaidiņš, viņš man traucē. Tā. Vēlreiz izlasīšu, raksturojiet, aprakstiet, kā izskatās pietiekami labs individuālais atbalsta plāns bērnam ar uzmanības deficītu un hiperaktivitātes traucējumiem, kritēriji, kā mērīt progresu un tam līdzīgi, ko iekļaut, cik plaši tur ir aprakstīts. Par individuālo plānu tādi vārds individuālais plāns pasaka to, ka tas būs individuāls. Tātad nav viens plāns, kuru mēs piemērosim visiem. Tas ir atkarīgs no bērna un no tā, kādas ir viņa šīs te grūtību pakāpes. Un tad, kad mēs izstrādājam individuālo plānu, tad parasti ir arī atzinums, un atzinumā ir norādīts, kādas ir bērna stiprās puses un vājās puses. Un viena no lietām, kas būtu jāskatās, ir apstrādes ātrums. Jo apstrādes ātrums nosaka to, cik bērns labi uztvers informāciju un cik viņš daudz spēs klasē izpildīt. Tas nozīmē to, ka ja bērnam apstrādes ātrums ir pazemināts, tad viņš klasē nevarēs izpildīt visu to uzdevumu, tik cik pārējie bērni. Apstrādes ātrums ir par to, cik veikli uztver šo informāciju un spēj tā kā reaģēt uz to informāciju un arī sekot līdzi.
principā, tā informācijas uztveršana un izpildīšana. Ja, piemēram, pedagogs stāv klases priekšā, izskaidro uzdevumu, aicina pildīt, tad cik daudz bērns spēj izpildīt. Un viens ir tas, ka bērns vienkārši var nepildīt, tāpēc, ka viņam šķiet, ka tās viņš ir aizmirsis, vai viņš vienkārši viņam šķiet, ka tas uzdevums ir par grūtu vai par garlaicīgu un tam līdzīgi, bet cita lieta ir tad, ja viņam tas apstrādes ātrums ir pazemināts. Tāpēc, kad ja apstrādes ātrums būs pazemināts, tad bērnam regulāri visās stundās būs tā, ka viņam būs grūti sekot līdzi un tikt līdz tai vielai. Ja bērnam tas vairāk ir tāds garlaicīgi vai vairāk tā kā, ka tur atmiņa nav nostrādājusi, tā kā mainīgi, piemēram, vienā stundā pilda, citā nepilda, tas vairāk ir par to, ka viņš tur vai nesaprata, palaida garām un tam līdzīgi. Tas nebūs apstrādes ātrums, bet jums nevajadzētu pēc šī vērot. Šo vajag noteikti pēc atzinuma. Tā kā individuālu plānu izstrādā tad, ja ir atzinums. Un atzinumā parasti ir norādīts, ka bērnam ir jāpiemēro individuālais plāns. Un ja ir individuālais plāns, tad arī tipiski ir tā, ka bērniem parasti ir arī pēdmetu komisijas rekomendācijas. Un tad tajās rekomendācijas tur arī ir norādīts, kas tad ir nepieciešams. Un ir vispārīgās lietas, un es ļoti izdalu šīs te, un šos ļoti redz arī izglītības iestādās neizdala, bet es izdalu, ir atšķirības starp iekļaujošo izglītību un iekļaujošu izglītību un tagad ir mācīšanās grūtības, pilnībā aizmirsu vārdu. Visu laiku saku un aizmirsu. Kāds bija tas otrs vārds? Speciālā nebija. Jā, paldies, tieši tā. Tātad ir iekļaujoša izglītība un speciālā izglītība. Ja ir iekļaujošā izglītība, ir jāizmanto tādas pieejas, kuras strādā ikvienam bērnam. Tas, ko es saku, piemēram, par komunikāciju, kuram bērnam, ja redz, ka bērns neatsauc, pieiet klāt, nosaukt bērnu vārdā. Bērnam, kuram ir uzmanības deficīts, šitais būs vairākas reizes jādara. Tas vienkārši būs jāpieņem kā norma, ka tā ir jādara. Bet tur nevajag nekādu īpašu to individuālo plānu. Vai, piemēram, tas, ka dotās sensorās manas, to arī var visiem dot. Ar laiku tie bērni, kam vajadzēs izmantos, kam nevajadzēs, neizmantos. Individuālais plāns, tad, kad mēs viņu veidojam, tā jau ir šī speciālā programma, un tipiski ir apstrādes ātruma grūtības, tad arī bērniem tiek norādīts atzinumā, ka šeit ir nepieciešama speciālā programma, individuālais plāns. Un tad parasti psihologu uzdevums ir norādīt, kas tur ir, piemēram, īsts konkrēts norādes, samazināt darbu uzdevumu skaitu, piedāvāt tur speciālā pedagoga, es tagad īsti vairs neatceros speciāls vai sociālās pedagogs, kurš šobrīd ir pieejams skolās, bet tātad šis personāls, kurš ir pieejams, tātad individuāli piedāvāt šo pieeju. Piedāvāt rakstīt atsevišķā telpā. Tas ir tas individuālais plāns. Un tādā skolas līmenī, ja no pieredzes, kā es varu teikt, tad var vienoties ar vecākiem un ar vecākiem kopā vienojas. Pirmkārt nosaka, kurā no šīm te priekšmetiem bērnam ir grūtības. Tā ir latviešu valoda, piemēram, situācija, kad bērns iet 1. klasē un nespēja pilnībā rakstīt pats. Viņš var rakstīt tikai un vienīgi pārvelkot pāri darba lapām, bet turpatās lejā pārrakstīt viņš nespēja. Līdz ar to viņš nespēja arī pildīt citos priekšmetos uzdevums, tāpēc viņš nespēja uzrakstīt. Viņš var uzrakstīt tikai tad, ja viņam ir priekšā. Un tad arī šeit ir tomēr tāds individuālais plāns, kad vecākiem dod darba lapas, kuras ir tās pašas, kuras pilda mājās, un vecāks pilda mājās un nes uz skolu, lai varētu redzēt. Un mēs redzam, ir progress vai nav progress. Kaut kas mainās, nemainās. Atkal pēc 2 nedēļām tiekamies un pārunājam, vai atkarīgs no tās situācijas. Kādam būs tās 2 nedēļas, kādam tas būs reizi mēnesī. Un tad atkal runājam, kas tur notiek, vai bērns seko līdzi, vai ir kaut kāda uzlabojuma. Mēs redzam vai neredzam. Vai, piemēram, tā ir matemātika. Un tad tā kā ar vecākiem vienojamies, kas ir tas, ko pedagogi var darīt, vai ne, kad, ja piemēram, ir darba lapa, tad bērnam neprasa izpildīt viņu visu, bet, piemēram, vienu piemēru, tā ir viena daļa, tātad pedagogs tā kā ļauj bērnam pildīt savā ritmā, un, piemēram, ja ir skolā papildus atbalsts, tad, ja, piemēram, klasē ir arī otrs pedagogs, tad kā atbalsts arī tiek iekļauts šajā te atbalsta plānā, kad mums ir pedagogs, kurš tad arī ir šajā konkrētajā stundā, un viņš būs klātesošs, bet te arī no otras puses vienmēr būs vecāki iesaistīti. Individuālajā plānā vienmēr ir arī vecāks. Tas nav tikai skolas un pedagoģa izstrādes, tas ir apsēsties ar vecāku kopā un izrunāt,
kas ir tas, ko viņi dara. Piemēram, situācija, kad mums ir bērni, kur iet pie privātu skolotāji, mēs nododam ziņu privātu skolotājiem, kāds ar vecāku, kas ir tas, kas bērnam izdodas, kas neizdodas. Mēs redzam, ka bērnam, piemēram, ir nepieciešams atgādnes konkrēti tieši latviešu valodā un konkrēti noteiktos tieši brīžos, nevis visām gramatikas un šiem te latviešu valodas vielai, bet konkrēti mēs redzam, ka vienā vietā bērns iesprūst, un tad mēs sakam, ka šeit labi noderēt atgādnes. Bērns iet pie savu privātu skolotāju, viņi uztais atgādnes, atnes uz skolu, un skolotāji zina, ka bērns drīkst izmanto šīs atgādnes. Atgādnes arī nav tas, ko skolotāji veido skolā, tāpēc ka katram bērnam tās būs citādākas. Šis ir tāds komandas darbs kopā ar vecāku, kā to izstrādā. Tā to apmēram arī izstrādā. Jā, piemēram, arī par tām pauzēm, kad to arī iekļauj šajā te atbalsta plānā, un pauzes nenozīmē to, ka bērns var staigāt tagad patvaļīgi apkārt pa klasi un neko nedarīt. Nē, tā jau ir tāda nevēlama uzvedība. Bet ka tas, ko es teicu, ka ja bērnam ir nepieciešams, pirmkārt ar bērnu arī izzināt, ja tas ir tajā vecumā, kad bērnu var runāt. Un es teiktu, ka tas ir tas vecums, kad bērnam ir vismaz 10 uz augšu. Tieši pirmajās klasītēs īsti ar bērnu nevar tur tā tik labi vienoties. Un arī atkarīgs no tā, vai bērnam tās grūtības ir atklātas iepriekš vai tikai skolā. Tas arī noteiks to, ja bērnam iepriekš ir grūtības atklātas, tad, protams, tas ir vienkāršāk un lielākoties vecāki jau ir atvērtāki, iesaistošāki, jau nāk ar saviem šiem te piedāvājumiem un tam līdzīgi. Situācija ir sarežģīta tad, kad vecāki nav neko stāstījuši, un tad vēl ir jādabūj, tas vēl jāpārkāp tam momentam pāri, kad viņi aizies un uztaisīs to atzinumu, jo realitātē tas var tās, es kā psihologs vienkārši saku to, ka bez atzinuma ir ļoti grūti saprast, ko tam bērnam vajag, tāpēc, kad atzinums parasti norāda konkrētas lietas, kas tieši atbilst šim bērnam, jo, piemēram, būs bērni, kuriem ir valodas apstādes grūtības, un tas nozīmē, ka tur viņam būs jāiet pie logopēda, jo, ja viņam ir valodas grūtības, valodas izpratnes grūtības, viņam būs grūti jebkurā vielā, ja tur būs jālasa, jebkurā priekšmetā, ja tur būs jālasa un tā. Tāpēc atzinums ir nepieciešams. Un pēc tam, tad, kad ir atzinums, tad jau kopā sēsties. Ja jums ir psihologs, tad noteikti iesaistīt psihologu, jo tas ir psihologu arī skolā uzdevums palīdzēt veidot šos atbalsta plānus, sniegt ieteikumus un norādes, vai arī, piemēram, jums ir sociālais vai speciālais pedagogs. Vai arī, ja jums ir logopēds, arī logopēds drīkst un var piedalīties. Un vecāks, tātad komandas darbs, tas nav pedagoga darbs apsēsties un izdarīt. Jā, es sākos. Iepriekš es stāstīju par to, ka varētu būt priekšvēstneši. Priekšvēstneši parasti ir jau par to, kad bērns vienmēr sāk dīdīties, kustēties, jo sāk izteikt kaut kādas frāzes. Tad ir ļoti, ļoti svarīgi kā nepavilkties uz viņām. Tas var notikt ļoti ātri un mirklī, kad var redzēt arī, piemēram, ka bērns ienāk jau apsēžās un pastum tur lapas un neko nedarīšu. Tā kā tiešām nepavilkties uz to un nereaģēt, bet fokusēties uz klasi, kas tur notiek. Un tad, kad tiek dot šie uzdevumi vai aicināt bērnu iesaistīties, un, piemēram, šiem bērniem ir tā tendence, tad, kad viņi ir vecāki, viņiem ir tā tendence teikt, man šo neveic, tāpēc nekam nav aidījis. Un es iesaku iet ar to pieeju, ka teikt, forši, kad tu jau zini, kas tev ir vajadzīgs. Un tas bērniem palīdz vairāk būt tādiem atvērtākiem. Un tā vietā, lai jūs spiestu un teikt, ka tev šitais ir vajadzīgs, tas tikai pacels to pretestību, pacels to dumpiniecisko uzvedību, un tur būs strīds. Un nebūs labi, viss būs slikti. Labāk vienkārši teikt, ka jārekāt forši, tu jau zini, kas tev ir jādara. Un atkal te paceļās otrs sadaļa, ja es viņam tagad teikšu, tad viņš sēdēs un vispārībā neko nedarīs. Nē, tā īstenībā nav. Ja jūs pamēģināsiet, jūs redzēsiet, ka bērns kļūs atsaucīgāks, viņš vairāk iesaistīsies, jo bērnam arī jūs, ka viņš ir novērtēts. Un reizēm bērns vienkārši to arī grib dzirdēt, ka īpaši bērni, kuriem ir uzmanības deficīti un hiperaktivitātes traucējumi, mums no malas liekas, tas ir vienkārši, bet šiem bērniem, tā kā mums ir dopamīns, un dopamīns priekš mums ir tā degviela, viņi mums palīdz būt tajā enerģijā, un mums visiem dopamīns lēkā augšā lejā, piemēram, ja jūs tagad bija brīvlaiks, atpūtāties, iespējams jūties enerģiskāk, bet tad jau pēc kāda mēneša atkal tā enerģija kritīsies, vai, piemēram, būs daudz kaut kāda pārbaudas darbi jāpilda līdz vēlai naktī,
jāpārbauda, jālabo pārbaudas darbi, un tad nākamā rītā jūs pamostaties, un jums tas nogurums ir. Un tas ir tas pazeminātais dopamīns. Un ko jūs darīsiet? Dzersiet vairāk kafiju, vai tās gribēsies ēst būciņas un saldumus un tam līdzīgi. Vai tās gribēsies ar kādu pastrīdēties un nobļoties vai paraudāt. Visas šīs lietas ir tas, kas mums to dopamīnu atgriež atpakaļ. Protams, ka arī miegs. Bet bērniem, kuriem ir uzmanības deficīts, viņiem pamatā tas dopamīns ir maz. Un līdz ar to viņi visu laiku ļoti piepūlas. Un ja viņiem ir kaut kas jauns, piemēram, nebijis, vai kaut kas ļoti sarežģīts un izaicinošs, tad viņiem tas dopamīns ātri pieplūst, ir daudz dopamīns, bet viņš ātri beidzas. Un tāpēc ir tā, ka bērni reizēm sāk ar lielu entuziasmu, un tad vienkārši nebeidz un neturpina. Tāpēc viņiem beidzas tas dopamīns. Un līdz ar to šeit tiešām ir jābūt iecietīgiem pret šiem bērniem. Un ja bērns nedara, neviens bērns nekad nedara, tāpēc, ka viņš grib būt muļķis, nespējīgs un tam līdzīgi. Nevienam bērnam tas nav kompliments. Un vienkārši tā sanāk, ar laiku bērni daudz dzird, tāpēc, ka viņiem ir konkrēta domāšana. Un ja viņiem visu laiku saka, cik tu vari, tu esi tāds slings, viņi beigās arī sāk teikt, esmu sliņķis. Bet viņi jau tā kā vienkārši iemācās, tāpēc viņiem to daudz saka. Ne tāpēc, ka viņi grib būt sliņķi. Arī šie bērni grib, lai viņiem sanāk. Un pat no tāda 4 gadu vecuma, kad bērni nāk pie maniem uz spēju terapiju, viņi saka, kāpēc man visu laiku tur jācenšas, kāpēc visu laiku tas tik grūti. Un mēs skatāmies, tur jāuzvelk līnija, mums gribas teikt, nekas tur nav grūts, tas ir vienkārši, bet mēs jau nejūtam to piepūli, mēs neesam tajā bērna ādā. Tā kā, tas vienkārši tāda filozofija, ka ir jānotic, ka neviens bērns negrib būt slings. Ja bērns saka, viņš ir slings, nevarīgs un tam līdzīgi, un ka visam šitam vispār nav nekāda jēga, tas ir tāpēc, ka viņš jau to ar laiku ir iemācījies, un viņš nejūt to atbalstu. Un tāda iecietība būs palīdzējuši gan šim bērnam, kuram ir uzmanības deficīts, gan arī citiem bērniem, kuri ir klasē, kuriem nav. Jo arī bērns savā starpā kļūs laipnāk un miedarbosies. Jā, tas bija tāds atsevišķi pauze par dopamīnu un tā, runājot par tiem priekšvēstnešiem, kad censties tiešām nepavilkties un nesākt teikt, cik var. Vai, piemēram, arī tādas situācijas, šis ir no prakses, ko man stāstīts, ka viņš jau tur visu laiku uzvedās, jo grib tur uzmanību. Viņi negrib uzmanību, viņiem vienkārši nav impulsu kontrolas. Un tāpat kā tiem bērniem, kuriem nav uzmanības deficīts, un viņi ir introverti, arī uzmanības deficīta bērni ir introverti. Un reizēm mēs neviļus varam uztaisīt vēl lielāku problēmu. Piemēram, tagad mēs noliksim bērnu klasē un teiksim visu viņam labus vārdus, lai jau viņš saņem to lielo uzmanību. Un tad bērns vispār kļūst vēl dezorganizētāks un vēl grūtāk tāds valdāms, jo patiesībā mēs viņam pacēlām stresu. Un ja bērnam ir vāja impulsu kontrole, viņam stresā ir vēl grūtāks arī savā. Iedomājieties sevi, kad jūs kāds aizskaitina un jāuzliek tās brēnezes, bet tādam bērnam, kuram jau tā impulsu kontrole ir vāja, viņam paliek vēl grūtāk. Un šis attiecās situācijām, kad bērni sasmējas. Šo arī var novērot gan klasēs, gan bērndārzos, kad bērns, piemēram, sasmējās, un mēs viņam sakam, pārstāj, bet viņš jau vairāk sāk smieties. Un nereti bērni saka, es nevaru apstāties, bet pedagogi paliek ļoti nikni. Un šeit arī ir jāsaprot, ka jūs redzat, ka bērns smejas, tiešām censties regulēt sevi un aicināt fokusēt, pārvirzīt uzmanību uz citu. Tagad klausies, tagad mēs pildīsim tur matemātiku, klausies, tagad šeit būs tas stāsts, sāks lasīt. Pārvirzīt, kas ir jādara. Nerunāt par to, ka tagad nav jāsmējās, un tagad mums sākas stunda, un tagad mēs ar to visu nevarēsim tur paspēt un izdarīt, būs mums jāsēž vēl starpbrīdī un tam līdzīgi. Jo tas tikai bērnam pacels stresu, un smiešanās arī ir stresa izrēģēšanas mehānisms. Un līdz ar to tur var daudz kas slikts sanākt, ja mēs cenšamies ne tādas pieejas izmantot, lai to situāciju risinātu. Jā, jo šiem bērniem arī ir tīpaši, kad ir smiešanās, varbūt grūti apstāties, vienkārši monotoni saukt bērnu vārdā, Jāni, tagad klausies. Un ja tiešām bērns nevar savākties, un viņš saka, es nevaru, tad aicināt viņu piecelēs, iziet bišķiņ ārā. Un tad ļaut, lai nomierinās un atnāk atpakaļ. Jā. Te ir jautājums par to, ja veido šos klusuma apļus, kā nodrošināt, ka šis hiperaktīvais jaunietis nav tas, kurš dezorganizē šo procesu. It sevišķi, ja šobrīd ir grūti nošķirt
kur ir UDHS un kur ir neaudzinātība. Šo nav grūti nošķirt, kur ir UDHS un kur ir neaudzinātība. Tur, kur ir neaudzinātība, tipiski ir tā, ka bērni ļoti labi mācās un kopumā labi arī seko līdzi norādēm, jo tie, kuri bērni tādi neaudzināti, viņiem nav tā problēma ar impulsu kontrolas grūtībām, viņiem nav tā problēma arī, piemēram, tādu atmiņu vai, piemēram, sociālajām grūtībām. Un tipiski, ja mēs gribam domāt, ka tas ir neaudzināts bērns, tas ir 90, es atļaušos šo teikt, droši var apstrīdēt, bet es teikšu, ka tad, kad mums šķiet, ka tas bērns ir neaudzināts, 98% viņam ir uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi. Jo neaudzinātus bērnus var ļoti ātri izlabot, es tā varētu teikt. To var ļoti ātri izsnāt. Jums ir neaudzināts bērns, aprakstiet viņu uzvedību, satiecieties ar vecākiem, pārunājiet. Ja jums ir skolā psihologs, ja bērns ies uz 5 tādām sesijām, neaudzināta bērnu uzvedība tiks risināta. Tāpēc, ka neaudzinātiem bērniem ir svarīgi, ka viņi var labi uzvesties un viņi var un spēj labi uzvesties, un viņi to arī darīs. Bet uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi bērniem, viņi vienkārši to nav spējīgi, un tāpēc viņiem ir ļoti svarīgi, kā mēs viņiem komunicējam un runājam. Ja mēs runāsim ar viņiem laipni un atbalstoši, viņi mazāk būs apgrūtinoši. Bet, piemēram, tāds neaudzināts bērns, viņam vienkārši pazudīs tā apgrūtinoša uzvedība. Tam, kuram ir uzmanības deficīts, viņam šī uzvedība būs vērojama, bet mēs viņu varam samazināt. Jā, varbūt tās viņš tur kustēsies un dīdīsies, priekšā aizsist tur savu sensoro mantu. Kaut kādās situācijās varbūt tās ātrāk aizsolsies, bet mēs varam ļoti šo te samazināt tā, ka nav, ka katru stundu ir jācīnās un katru stundu bērns staigā apkārt un starpbrīžos arī tais visādas ziepes. Tā, ka to var mazināt, bet to nevar izslēgt. Jūs nevarat sagaidīt no to, ka bērnam, kuram ir uzmanības deficīts, ka viņš nebūs jūsu redzes lokā. Viņš būs, bet viņš jūs tā kā neapgrūtinās. Bērns, kurš ir neaudzināts, to var mainīt. Vienkārši. Un tipiski, kur ir neaudzinātie bērni, ja viņš ir neaudzināts bērns, un ja viņš nāk no sociāli tādas nelabvēlīgas ģimenes, tad arī tā kā jūs sapratīsiet, ka tur tā sociāli nelabvēlīgā ģimene ir apakšā. Bet arī sociāli nelabvēlīga ģimene nav kritērijs tam, ka bērns būs neaudzināts. Tas ir atkarīgs no daudziem faktoriem. Parasti neaudzināti bērni ļoti ātri pielāgojas un pieņem noteikumus, jo bērnam ir ļoti svarīgi tieši šeit noteikumi, cieņpilna attieksme un arī tāda līdzvērtīga attieksme, kas ir pret visiem, man negribas teikt to vienveidīgi, bet katram pēc viņa vajadzībām. Jo bērni to neitīs, tad viņi dumposies. Un tipiski to redzēt, ja tu ieej klasē un tur bērni nerespektē skolotāju, un tas nav tā, ka viens bērns, bet kad kopumā bērni apsēžās un skolotāji ienākus, bērni turpina runāt, un klases stundā turpina runāt, kamēr notiek priekšmets, un strīdas arī daudz pretī, un bieži izsaka to, kad kaut kas nav godīgi, kaut kas nav pareizi, un visticamāk, ka tur pedagogs nelieto tādas pieejas, kas visiem bērniem ir tādas atbilstošas. Bet tajā klasē, kur tā kā viss labi, tad parasti tādi spilgtie, kas parādās. Jā, bet par to tas bija tā kā atsevišķi vienkārši lai izskaidrot, tāpēc, ka, ja bērnam ir uzmanības deficīts, tas ir neiroloģisks jautājums, tas ir smadzenēs. Un to nevar izmainīt ar 5 sesijām. Tipiski šiem bērniem ir jāiet regulāri, ik pa laikam pie šiem terapeitiem, attiecīgi mainoties vecumposmu, lai viņi paši mācītos par sevi, par savu personību un kas ar viņiem notiek, jo šie bērni bieži nezina, kas ar viņiem notiek, viņiem ir grūti sevi regulēt. Bieži ir tā, ka viņi tā kā saņemās, bet tad atkal tādi sprādzieni, tāpēc, ka tā ir neiroloģija. Jā, tur tā kā tās divas atšķirīgas grupas, neaudzināts bērns un uzmanības deficīta bērns. Bet par to aplīti un kā viņu izveidot, lai tas bērns tā kā nejauktu šo te ritmu. Parasti saku, ka tas viss sākās ar gada sākumu, kad mēs ēdam šo kā tādu tradīciju. Un tipiski sākas ar tiešām tādu īsāku laiku, ar 1 minūti, 2, 3, 4, 5 minūtēm ilgāk. Un tad, kad arī šis bērns ir, tad šis no bērndārs vispārībā ir, kad
tad, kad mēs veidojam šo aplīti, pirmkārt ir jāvienojās par to, ka jūs turpmāk jums būs, piemēram, šāda veida tradīcija, vienalga, varbūt jūs sēžat klasē, visi tā kā katrs pie savu soli, un ja jums, nezinu, tur interaktīvā tāfala, tad reizēm arī veido tā, ka tur tāds aplītis ir, un tad tas aplītis griežās, un kamēr tas aplītis griežās, tikmēr bērns sēž un, piemēram, mierīgi elpo. Tā ir tā prakse, nu, tā ir jūsu spēja to bērnam iemācīt, ka tagad mēs mieriņā pasēdēsim un klusi dziļi ieelposim un izelposim. Un jo lielāka daļa klases šim seko līdzi, jo arī pārējā daļa iesaistīsies un fokusēties vienmēr uz tiem, kuri dara, nevis tiem, kuri nedara. Un, protams, ir jāsaprot, būs bērni, kur teiks, šit ir kaut kāds stulbums, kaut kāds muļķības, kāpēc viņš teiks, ir jādara. Ne atkal nepavilties uz šo, nesēt tur daudz skaidrot, bet teikt, ok, tev šitais nepatīk, tā varbūt, ka nepatīk. Tu vari mieriņā pasēdēt, tu vari mieriņā pasēdēt, mēs pārējo šo te darīsim. Nu, un jāskatās arī, kura klase tā ir, jo tur, kur sākās tāda pusauģa vecums, tāda dumpinieciskums, tad arī jāskatās, nu, jo tā klase katra arī var būt atšķirīga. Būs klases, kuras liela daļa teiks, nē, mēs to nedarīsim, nu, tad jums būs jāatrod veids, kā es bērniem izstāstu un izskaidrot, un tipiski ar tādiem video materiāliem, un tas labākais parasti ir izmantot kaut kāda veida šos te cilvēkus, nu, piemēram, ko te tagad ir Instagram arī tur populāri, sportisti populāri un tam līdzīgi, tad var izmantot šos cilvēkus kā tēlus, redz, kā viņi tā kā iegūst panākumus, jo viņi arī taisa no rīta šo te meditāciju, viņi elpo un tas viņiem palīdz, un tas ir tas, ko mēs darīsim turpmāk. Un tā kā atrast attiecīgi vecuma posmam, kādā veidā to pastāstīt, lai tur būtu tāds pamatojums, ka šobrīd mēs tā darīsim, lai mēs varam vieglāk koncentrēties. Un kad arī elpošana ir kā ūdens, ja mēs dzeram daudz ūdeni, ja mēs arī ēdam, tad mēs jūtamies arī labi un gatavi. Mums arī ir jāelpo, jo elpošana arī ir smadzenēm tāda barība, kas ir ļoti nepieciešama. Jā, un fokusēties, un tiem bērniem, kurš saka, nē, šitās muļķības neko nedarīšu, ļaut viņiem, tā kā tu drīkst ar mums nedarīt, bet tev tepat tās ir jābūt ar mums, tā kā, ja ne pašā tajā aplītī, vai kā jūs tur izkārtojušies, bet tad viņš tur ir, viņš var nedarīt. Un tad ar laiku bērns arī iesaistīsies. Bet kas ir svarīgi, kad neļaut tur strokšņot un staigāt pa šo te klasi, jo tas neiemācīs to, ka bērnam ir jāsako līdz, tas bērnam iemācīs, ka, var necienīt, kamēr citi kaut ko dara, es te staigāšu, runāšu un darīšu savas lietas. Tad viņi tā kā vienoties. Un tipiski mēs ejam ar to, ka jā, to šitais nepatīk, pilnīgi ok, ka tas priekš tevi nav tas, ko tu gribi, bet īstenībā šiem bērniem tas ir ļoti vajadzīgs. Un ar laiku viņi arī pievienojas, tīpaši, ja viņam tur blakus vēl ir kāds draugs, kurš arī sēž un šo dara. Un kas ir jāatcerās, ka bērni, kuriem ir uzmanības deficīti un hiperaktivitātes traucējumi, nav jau visi bērni tādi, kuri ir hiperaktīvi. Ir arī bērni, kuri nav vispār hiperaktīvi, kuriem ir īsa uzmanības noturība, bet viņiem, piemēram, ir vāja impulsu kontrole, un tad mēs redzēsim, ka, piemēram, arī šīs situācijas, tā ir tāda problēma risināšana, bet piemēram, arī notiekās klases darbs, un bērns pēkšņi vienkārši noklēdās, nosauca otru par idiotu un sāk tur kaut ko teikt. Un kam pievērsīs uzmanību? Protams, ka pievērsīs šim bērnam, kurš skaļi noklēdzās, bet mēs jau nezinām, kas tur notika iepriekš. Un izrādās, ka iepriekš šim te bērnam kāds metis kaut ko virsū, un tad mēs redzam, ka šis bērns nevāk, tā kā viņam ir emocija regulācijas grūtības, viņš nevar sevi savākt, viņš ir izlaists. Bet īstenībā šim bērnam arī varētu būt uzmanības deficīti un hiperaktivitātes traucējumi, bet tāpēc, ka viņi nav tik spilgti, viņu nepamana tik daudz kā tādu bērnu, kurš slēgt tur šūpojās un kustās un ir aktīvs. Bet vēl arī šim bērnam ir uzmanības deficīti un hiperaktivitātes traucējumi. Bet, ja jūs nezināt, vai šim bērnam ir vai nav, piemēram, te bija tas tā kā neaudzinātais bērns vai uzmanības deficīta bērns, jūsu uzdevums ir aprakstīt šo uzvedību un komunicēt ar vecākiem. Jūs nekad to neuzzināsiet un nesapratīsiet, ko jums vajag darīt. Ja jūs nezināsiet, un varbūt tās arī vecāki nezina, tas var apgrūtināt visu šo procesu, ka jūs tā kā pat tumsu taustaties. Bet, principā, neaudzināti bērni, ja nav no ārkārtīgi nelabvēlīgas ģimenes, tad viss ir gana labi. Ko darīt, ja nav impulsu kontrola 2. klasē? Tas jau ir jāsaprot arī, kādā ziņā bērnam nav impulsu kontrola, un vai jums ir arī
informāciju par to, vai bērnam ir uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi, vai viņam vienkārši nav impulsu kontrole. Atkal nevar tā gluži atbildēt, ko darīt, ja viņam nav impulsu kontrole. Ja viņam nav impulsu kontrole, un viņš, nezinu, tur ātri aizsostās, sāk čīkstēt, sāk runāt no vietas un tam līdzīgi. Tā arī ir problēma, un vispirms tā ir jāapraksta, jums nav nekāds no vecākiem nekāds pamatojums par šo impulsu kontroli, jums nav nekāds atzinums, nekas tam līdzīgs, tad tas nav tas, tā kā, ja tas ir daudz, tiešām tā kā, un daudz nozīmē to, ka dienā, piemēram, katrā priekšmetā, kad ir vērojama šī uzvedība, un, piemēram, arī, kad bērns ir uz tādu brīdī, kad viņš arī tā kā paliek tāds neiecietīgs un ja iesāk tur strīdus, vai tad nevar pagaidīt tur savu kārtu, vai nezinu, tur jaku jāpaņem, tagad jāiet ārā, vai nezinu, tur sportdarbs jāpaņem, bērns tā kā paliek neiecietīgs un nevarēja pagaidīt un tam līdzīgi. Tur ir vismaz jāaprakstā situācija, jāsaprot, jārunā ar vecākiem, kāpēc tur tā ir, kas tur notiek, jo impulsu kontrole tas arī daļa, tā kā viss, kas ir bērniem, tā nav tāda pilna pedagoga skolas izglītības iestādes atbildība. Ir vecāku daļa un ir izglītības iestādes daļa, un ja vecāki nepild savu daļu, jums nav vispār zināms, kāpēc tā ir. Varbūt tās impulsu kontroles grūtības, varbūt arī tāpēc, kad vecāki ir šķirušies un nesen pārvākušies, un bērns tagad sāk iet jaunā skolā, viņam vienkārši ļoti daudz emociju. Un ja bērnam ir liela spriedze, viņam arī var būt impulsu kontroles grūtības. Ne tāpēc, ka viņiem ir uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi, bet jā, bērniem, kuriem ir uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi, viņiem tipiski ir arī impulsu kontroles grūtības, un viņiem parasti viņi pārsātinās, viņiem tās emocijas ir spilgtākas un daudz vairāk. Pirmkārt, tāpēc, ka viņi daudz vairāk cenšas, viņi daudz vairāk saņem negatīvus komentārus, kur tur nevar izdarīt, tas ir tik vienkārši, tas pagājušais izdarīja un tam līdzīgi, bet šiem bērniem nestrādā, tu pagājušais izdarīja. Tieši tā ir tā problēma, ka šiem bērniem ātri veidojas pieredums, un tad, kad viņi pildīja iepriekšējā reizi uzdevumu, tas bija interesants un jauns, nākamajā reizē smadzenes uz to nereaģē. Viņš tā kā nespēja izpildīt to uzdevumu, tāpēc viņš jau to ir pildījis. Un tad mums šķiet, kā nevar izpildīt, tagad izdomāja paslinkot, bet nē, tās smadzenes, kas tā dara. Un tad viņi dzird daudz šos negatīvos komentārus, plus viņiem nav, tā kā, viņi nespēja filtrēt vidē, piemēram, ja jūs tagad klausāties, visticamāk būtu tā, ka jūs dzirdat tikai mani vai kādu tur spilgtu troksni, bet, piemēram, tiem, kuriem ir uzmanības deficīts, viņi dzird visu laiku visu. Ja jums tur, nezinu, tur bērni kaut kādā ņāda ir kaut kas apkārt steigā, telefons tur kaut ko dara, vai, piemēram, arī ir apgaismojums, ne tās, tad bērni arī jūt šo apgaismojumu spilgtāk. Un tas arī tās emocijas padara piesātinātākas, bērni ātrāk izjūt tādu augstāku slodzi, kas rezultātā arī veido šīs impulsu kontroles grūtības. Un tā, jā. Kā strādāt ar šādiem bērniem pirmsskolā vai šādus bērnus virza uz pedagoģisku medicīnisko komisiju? Jautājums ir, kādā tieši vecumā. Piemēram, ja tā ir pirmsskolas 3 gadu vecumam, tad nē, bērni nevirzīs uz pedagoģisku medicīnisko komisiju. Vienmēr, man gribētos, kad jau pirmsskolas izglītības iestādē šo te konstatē. Bet nevienmēr to var konstatēt, tāpēc, ka, kā jūs teicu, uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi nav vienmēr par to, ka bērns tāds hiperaktīvs. Tie ir vienkārši spilgtie gadījumi, kurus mēs redzam. Viņi mums dikti traucē. Bet īstenībā ir ļoti daudz bērni, kad jūs pat nezināt, ka viņam ir uzmanības deficīts. Vecāki zina, viņi iedod no rīta medikamentus. Jā, viņš laiku pa laikam tur ir tāds pamanāmāks, varbūt tās vairāk tāds klauns, tāds jautrītis, bet tāpēc viņš tāds dod mums tādu labu pozitīvu iespaidu, mēs viņu vairāk tā kā pieņemam. Un tad, protams, tas otrs gals, kur bērnam ir viss šis spektrs, viņam ir uzmanības noturības grūtības, viņam ir vāja impulsu kontrole, viņam ir augsta hiperaktivitāte, un, protams, mēs viņu pamanīsim, un tāpēc mēs kā risinam šīs situācijas. Jā, bet atgriežoties pie tās pirmsskolas izglītības iestādes, tad vienmēr, kas ir jādara, ir jāapraksta. Nākamdēļ man būs par to nodarbība, kā aprakstīt to uzvedību. Tāpēc, ka ir tiešām daudz vecāki, kur jūtas pateicīgi, ka izglītības iestāde ir to pastāstījusi, jo viņiem arī nereti tā, ka ir aizdomas, ir kaut kādas grūtības, bet īsti nevar saprast. Un tad atkal, ja tie simptomi ir tādi zemāki, tad var būt tā, ka bērns laikam kā vairāk padusmojas, bet tā kā nevar īsti saprast.
vai tā ir tā problēma vai nav, un ja ir tas pedagogs, kurš ir tāds enerģisks un atsaucīgs un pēc dabas ir tāds jau iejūtīgāks, tad viņam arī labāk izdosies ar šo bērnu komunicēt, kā piemēram pedagogam, kurš vairāk ir tāds striktāks, norādošāks un nu jā, sagaida tādu ātrāku bērnu pielāgošanos, tad tajā grupā bērns būs vairāk dumpinieciskāks. Nu jā, tā kā viss sāks ar to, ka bērnu uzvedība sākumā ir jāapraksta, jākomunicē ar vecākiem, jānodot informāciju, jāpajautā vecākiem, kā viņiem izskatās, ko viņi par to domā. To visu stāstīšu nākamajā nedēļas nodarbībā. Bet kas var būt šeit par problēmu, ka mājās vecākiem nav šī te bērndārza grupa, un līdz ar to vecāki tiešām var nepamanīt, ka ir tik intensīva uzvedība, un šeit ir tāda liela problēma, kā vecākiem nodot to ziņu, ka reāli ir problēma, jo viņi vienkārši neredz to bildi, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, kā jūs aprakstat, un nesen tikko man bija arī konsultācija, es arī jautāju, lai man pedagogs uzraksta aprakstu, un tas apraksts neko nepasaka. Es zvanu, es saprotu, ka tur ir reāla problēma, un tā ir akūta, bet vienkārši apraksts ir tāds, ka tas neko nepasaka, neviens speciālists nekur nesūtīs un pateiks, ka viss ir normāli. Tāpēc, ka apraksts ir tāds, ka bērns sit kož, aizmet zobu birsti pa gaisu, tas notiekās regulāri katru dienu, bet nav aprakstīts. Un turpat nav uzrakstīts, ka tas ir regulāri un katru dienu. Negrib neko darīt, tad, kad prasa, lai nāk aplītī, tad nenāk steigā apkārt, bet nav aprakstīts tā kā cik bieži. Un pats svarīgākais ir uzrakstīt bieži, ja tas notiekās 5 reizes dienā, tad ir jāapraksta visas 5 reizes dienā. Tur aizlidināja zobbirsti pa gaisu, kamēr bērni mazgājās, bērns nevarēja sagaidīt savu kārtu, palika dusmīgs, aizmet zobbirsti pa gaisu. Nākamā situācija, sēdējiem vajadzēja ģērties, bērns nevarēja uzvilkt savu apavu, aizmet pa gaisu, tur savu apavu bija jāiet ārā, visi ejam ārā, bērns izdomā, ka neies ārā, sāk ģērbties nost. Tā kā šīs situācijas ir jāapraksta sīki, un tādā veidā jūs iedosiet vecākiem to sajūtu, ka šeit ir kaut kāda tā grūtība. Jā, un tad īstenībā paši pedagogi sapratīs, cik daudz tā grūtība, vai tā atbilst vecumposma īpatnībām, vai tā tiešām ir ārpus. Bet lielākoties tomēr grupā pedagogi var pamanīt, ka bērnam ir tās grūtības, jo tas tipiski parādās tās spilgtāk. Bet nevienmēr, kā jūs teicu. Nereti tieši tad, kad ir skolas šī sagatavošanās grupa, kad tur sāk parādīties tās grūtības. Un retāk ir tā, ka jau ap to 3-4 gadu vecumu. Bet tajā vecumā nesūt, bet komisija neizvērtē šādas temats, lai gan nav patiesība, izvērtē gan, es tagad nesaku nepatiesību, izvērtē šos te bērnus, bet tur būs tā, ka no 4 gadu vecuma tur būs nepieciešams tas apraksts no pedagogiem, vecākiem būs jāiet pie psihologa, jāveic psiholoģiskā izpēte, tad viņiem būs jādodas arī pie psihiatra, un tikai tad pēc tam, kad viņiem būs visas šīs lietas, tikai pēc tam iet uz pedagoģisku medicīnisko komisiju, bet pirmsskolas izglītības iestādē jautājums, kāpēc jums vajag pedagoģisku medicīnisko komisiju? Tāpēc, kad pedagoģiska medicīniskā komisija ir nepieciešama tam, ja jūs vēlaties, lai bērnam piešķir kaut kāda veida, un tā ir rekomendācija, tas nav tā, ka pedmetu komisija iedod, un tas ir vecākam jādara. Tā ir rekomendācija. Vecāki var izvēlēties, viņi to darīs, nedarīs, bet tātad, ja ir nepieciešams, tas tā kā atkal no izglītības iestādes puses, kad izglītības iestādes pusē savukārt ir norādīts, lai mēs piešķirtu kaut kāda veida programmu, piemēram, bērnam, vai papildus tur kaut kādas atbalstus, mums savukārt pretī vajag šo dokumentu. Bet pedmetu komisija iesaka programmu, un, piemēram, ja bērnam ir uzmanības deficīti un hiperaktivitātes traucējumi, tad tur ir parastā programma. Tur nav nekāda īpašā programma, jo šiem bērnam nav nekāda tādu izteiktu intelektuālu grūtību. Viņiem ir grūti fokusēties, viņiem ir grūti vadīt savus impulsus, emociju grūtības, tur ir jāiet pie speciālisti jāstrādā, izglītības iestādē ir jābūt atsaucīgai, piemēram, pirmskolas izglītības iestādē viena no lietām, kas ļoti labi palīdz bērniem, lai nekļūtu dezorganizēti, ir skaņu slāpējušās austiņas, piemēram. Un šis arī ir kaut kas bērniem labi palīdz, bet atkal, vai izglītības iestāde ir pretim nākuši un ļautam bērnam tās austiņas likt. Un tas nav par to, ka bērns tagad neko nedzirdēs, bet tā skaņa vienkārši kļūst vieglāka un bērns nepārsātinās, un viņš vairāk ir klātsošs un seko līdzi. Nu jā, un
vēl viens iemesls, kāpēc bez tās programmas, ko PEDMED komisija iesaka, šitā programma viņam noderēta, ja bērnam ir izteiktas tiešām valodas attīstības grūtības, un ir gadījumi, kad bērniem ar uzmanības deficītu ir grūtības, bet tas tāpēc, ka viņiem ir īsa uzmanības noturība, ne tāpēc, ka viņiem neiroloģiski ir valodas grūtības. Un šeit atkal izšķirsies, ja, piemēram, mēs redzam, ka bērns mums nerunā skaidri, bet izpētē mēs redzam, viņam nav valodas uztveres grūtības, un šeit arī pedagogam varbūt tāds pārsteigums, nu kā mēs redzam, viņš tur netiek galā, nevar izpildīt, bet viņam nekas netiek piešķirts, un saka, ka viņš tepat tās mācās. Tāpēc, ka mēs redzam, ja mēs bērnam piedāvājam, kā piemēr teikšu, 2 dažādas darba lapas, viena darba lapa, kur viss ir haotiski izmētāts, bērns nepildīs, tāpēc, ka viņš vienkārši pazudīs tajā lapā. Mēs tieši tādus pašus uzdevumus iedosim smuki sakārtots rindā, viņš mums smuki forši izpildīs. Un tāpēc arī tas ir svarīgi, kā mēs to vidi iekārtam un kādus apstākļus radam. Un ja mēs varam mainīt apstākļus, kāpēc mums bērnam būtu jāpiedāvā kaut kas cits. Cits jautājums ir, ja mēs tiešām izpētē redzam, ka bērnam ir valodas apstrādes grūtības, un tur arī atkal izpētē būtu jābūt norādītam, ka ir nepieciešams logopēds, vai pat, ja tiešām būs izteiktas grūtības, un bērns to valodu neuztver, tad tur būs arī norādīts, kad ieteicams apmeklēt PEDMED komisiju, izvērtēt tādu un tādu programmu šim te bērnam. Piemēram, arī par asistentu. Tas ir nākamais, kāpēc, lai iet uz PEDMED komisiju, arī par asistentu. Bet PEDMED komisija neizsniedz asistentu. PEDMED komisija tikai atkal dod rekomendāciju. Viens ir, pirmais ir atzinums, un psihiatrs, arī psihiatram ir jānorāda, ka bērnam ir nepieciešams asistents, tad ir PEDMED komisija, viņi norāda, ka ir nepieciešams asistents, un tad vēl pēc šīm visām komisijām viņiem ir jādodas uz vēl vienu, kur bērnam ir jāpiešķir, šo psihiatrs man šķiet dara, kur bērnam piešķir to, ka viņam ir nepieciešams, viņam ir grūtības, viņam nepieciešams šis atbalsts, un tad izsniedz šo izziņu par to, ka bērnam ir nepieciešams asistents. Nu jā, un šo visu izbrot, tas var prasīt tiešām daudz laika vecākiem, tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi komunicēt atsaucīgi, atbalstoši, cieņpilni, un ja komunicēts atsaucīgi, atbalstoši, cieņpilni, vecāki ātrāk iziet cauri šim procesam, un tas nevilksies 4 gadus, un vai līdz skolai, kad bērnam jau riktīgi padziļinātas grūtības, tas prasa daudz laika, lai to risinātu. Jā, tā kā variet uz to. Paldies, Simona, ļoti vērtīgi. Paldies! Jā, lūdzu. Nu tā, pēc šī jautājuma vairāk nav ienākuši jautājumi. Ja nu kādam radies kāds jautājums, droši var vēl uzrakstīt. Mums ir vēl nedaudz laiks, mēs šodien esam līdz apmēram pusē. Ja nu no tā, ko stāstīju, radās kāds precizējums vai kāds pārdoms, droši var padalīties. Jā, ko es no savas puses varu vienkārši teikt, ka, ja jūs nezināt, vai bērnam ir uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi, un jums sajūt, ka tas ir izlaists bērns, tad vienmēr veikt šos aprakstus un risināt. Nepieņemt to, ka bērns ir izlaists, tāpēc, ka tas ir tas, tiešām 90% gadījumu, kad saka, ka tas ir izlaists bērns, tas nav izlaists bērns, tur ir neiroloģija. Un ir ļoti, ļoti grūti, kad bērns, piemēram, bērndārzā, un arī tad, kad es strādāju bērndārzā, mums arī bija bērns, un tieši tāpēc, kā citi pedagogi, mums arī nesaprot, ko tur darīt. Mums labi, viņš staigā apkārt, viņš negrib, tur sadusmojās. Nu, reāli daudz enerģijas prasa, lai to bērnu tur pierunātu. Un tā tur viss tā grupa sēž, un kamēr tur vienu bērnu runā, viņi jau sāk tur izklīst. Un viss tas grupas darbs sāk tur nebaigi labi notikt. Bet jā, ar laiku arī mācoties, tad es arī sapratu, ka mēs ļāvām bērnam staigāt, un beigās viņš arī staigāja. Un tad, kad pienāca šī sagatavošanās, protams, ka viņš nesēdēja pie galda, nepildīja, un tad nācās meklēt pieejas, kā tagad mums dabūt, lai viņš sēž pie tā galda un pilda tos uzdevumus. Un mēs atradām tās pieejas gan komunikācijā, gan arī to, ka mēs arī ļāvām viņam pildīt arī tos uzdevumus, cik viņš izpilda. Kad mēs nespiedām, mēs mainījām arī tās darba lapas, arī pēc tās krāsas, un arī pēc tām
arī tas, ka viņš varēja izvēlēties kārtību, darba labs pildīt un tam līdzīgi. Visādi pat pieejas izmantojām, bet to, ko mēs neizmantojām, komunikācija ar vecākiem un to novērtēšanu. Īstenībā tur vajadzēja bērnu novērtēt jau laicīgi, nevis tad, kad bērns iet uz skolu, un tad tiek rakstīts šis tā apraksts, nu, un tad ir jānorāda, nu, ka viņam ir grūti, bet īstenībā jau tev varēs sen risināt, jo šim konkrētajam bērnam, viņam jau no tādiem 4 gadiem bija izteikti simptomi, ka viņš jau nenāca, negribēja, jādziedinē, viņš nedziedās, tad viņš izdomā, ka viņš grib būt pirmais, un tad viņš izdomā, ka tagad viņš spēlēsies un nenāks iekšā un visam negulēs un tam līdzīgi, kad tā kā sadarboties ar vecākiem, tas ir ļoti svarīgi, jo, nu jā, un atrast to tiešām tādu cieņpilnu veidu, kā sadarboties, nevis pašiem uzņemties, jo mums arī bija tā situācija, ka mēs paši uzņēmāmies, nu, un reāli grūti, jo mums jau tie tā kā problēma, tiem vecākiem nav problēma, mēs tur savā pusē ņemamies un cīnamies visu dienu, un tā, bet, nu, vecākiem arī bija grūti, bet vienkārši mēs nezinājām, mums arī šķita vienkārši, ka tur nav tās robežas, un ka tur nav disciplīna, lai gan bija otrs bērns, un tas otrs bērns bija tīri ok, tā bija tā dīvaini. Tāpēc, jā, tā sadarbība ar vecākiem ir ārkārtīgi nozīmīga. Jā, bērnam 1. klasē uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi un diezgan opozicionāra uzvedība. Ļoti grūti iet sporta stundās, gan arī vienmēr ir piezīmes. Parasti grūtības, konfliktā ar biedriem, nepatīk piepūlēties, mēģina apiet noteikts, ir kādi ieteikumi sporta stundām. Jautājumu šo raksta vecāks vai šo raksta pedagogs. Izklausās vairāk no vecāku puses. Ja rakstīt pedagogs, būtu vieglāk iedot norādes, tāpēc, kad jautājums ir par to, kā tiek organizēta stunda un šis te klases darbs. Un, jo bērniem, piemēram, 1. klasē un šī opozicionārā uzvedība, te ir jautājums par to, kāds ir tas sporta skolotājs un kādas pieejas viņš izmanto. Kad, jā, protams, kad sportā ir nepieciešama arī šī disciplīna noteikti robežas kā pilnīgi jebkur, bet reizēm bišķiņ tiek pārspīlēts arī, ka ir sporta skolotāji, kur ir ārkārtīgi tādi strikti, kā pateikšu, kā būs, tagad griezies uz labo pusi, griezies uz kreiso pusi un tam līdzīgi, bet arī sporta skolotājiem ir jāievēro tieši tāda pati cieņpilna komunikācija ar šiem te bērniem, un arī, ja notiek kaut kāda veida vingrošana un tam līdzīgi, kad, vai piemēram tās tie komandas spēles, tad arī bērnam izskaidrot, kāpēc šajā brīdī bērni sadalās tā un ne citādāk, un kāpēc viņam tā bumba ir jāpagaida, viņš nevar tur mest. Un tas prasa laiku izskaidrot, nevis tā reaģēt uz to bērnu uzvedību. Un arī jāsaprot ir par to, ka šajā te sporta nodarbībā, kas tās lietas, vai bērns pats seko līdz tiem noteikumiem, un vai viņam ir tā interese, jo nereti var būt arī tā, ka bērnam ir viens ir garlaicīgi, bet otrs, ka viņam ir sajūta, nekompetents sajūta, ka viņš varbūt netiek galā ar to, ko skolotājs dod. Varbūt tās tur ļoti, nu, piemēram, tad visam vienkārši lieta kā vingrošana, un šo var novērot arī grupās, tad, kad to vingrošanu veids, kad bērns, kuriem ir uzmanības deficīts, vingrošana ir laba lieta, tāpēc, ka tā veido ritmiskumu un to fokusēšanos. Un, ja to ar laiku iemācās, tad tas ir ļoti labi. Bet, ja tas notiek par strauju un tā neorganizēti, tad tie bērni, kuriem ir uzmanības deficīts, viņš tajā vienkārši uzdevumā var pazust, un viņam var būt grūti fokusēties. Ko es stāstu, visam vienkārši liekas tā kā lēkāt un tās rokas kustināt. Skolotājs saka, tagad šitā daram, un pēc tam jau nākamajā brīdī tur pietupamies un atkal lecam. Kad visu laiku notiek straujas izmaiņas, ka bērns jūt, ka viņš netiek līdzi, viņam tā nekompetences sajūta rodas, tad rodās tās dusmas un neapmierinātība, ka viņš negrib neko darīt, tāpēc viņš nezinās, vai viņš tiks un spēs, tiks līdzi un spēs izdarīt. Kad te būtu jāskatās, kas tie apstākļi jānovēro, kāpēc bērns netiek galā, jo opozicionāra uzvedība vienmēr ir par to, ka ar kaut ko bērns netiek galā. Viņš kaut ko tur nesaprot, jo tā kā opozicionāra uzvedība nav tāds tā kā iedzims traucējums. Tas veidojās kā tādas sekas, un atkal tas arī varbūt neiet loģiski, kā smadzenes netiek galā, un tas rodas tāds aizsardzības mehānisms, ka bērni sāk dumpoties. Jā. Tur būtu jāveic novērošana, lai saprastu, kas tur tajā sporta stundā notiek un kāpēc.
pašam arī sporta skolotājiem būtu jānovēro un jāsaprot. Un tas ir, ko teicu, nav jau tā, ka visi bērni, kuriem ir uzmanības deficīts, ka viņiem baigi patīk sports. Ir ļoti daudz bērnu īstenībā, kuri pretēji, viņi vairāk satrakojas, viņiem grūtāk paliek savākties. Pie kāda speciālista sūtīt 2-gadīgo bērnu, kas nerunā, lai saprastu, vai ir problēma. No 2-gadīgam bērnam baigi daudz nevajag runāt. Tas nav tāds uzmanības deficīts jautājums, bet 2-gadīgam bērnam ir jārunā vienvārdu teikumos, un plus vienvārdu teikumos tas nozīmē, ka tad, kad viņš runā, mēs arī super labi nesaprotam, ko viņš saka, bet šajā vecumā līdz 2 gadiem bērns runāt arī savos izdomātos vārdos, un tipiski te būtu jāskatās tas, ko var darīt, lai saprastu, vai ir problēma vai nav problēma, kā bērnam, piemēram, jautāt jaka. Un bērns tā kā nav svarīgi, ko viņš saka. Viņš saprot, ka ir jaka, piemēram, krūze. Un bērns saprot, ka ir krūze, vai, piemēram, dakša, suns, ejam. Ja bērns seko līdz norādēm, principā, kas būtu jādara, būtu jāsaraksta tiem ikdienišķiem norādēm, kad kaut ko saka, cik no tām norādēm viņš seko līdzi. Ja viņš seko līdzi, viņš saprot tos vārdus, bet varbūt to valodu vēl neproducē. Un te ir jāskatās, lai ikdienā ar bērnu arī runā skaidri, lai bērnu vietā arī, šajā vecumā baigi nevar sagīt, ka bērnu vietā nedrīkst. Bērnu vietā ir jādara. Bet, kad, ja bērns ir, piemēram, tur bumbu un rāda ar pirkstu, tad bērni var jautāt, tu gribi bumbu vai kluts? Un tad bērns var pateikt to vārdu bumba, un tad iedot to bumbu. Un tam līdzīgi. Bet, jā, tā kā mājās, tā kā sāku teikt, mājās vienkārši uzrakstīt tos vārdus, cik daudz šos te vārdus bērns saprot, to sauc par receptīvu. Viņš viņus saprot, viņš viņus nesaka. Ja viņš viņus saprot, tā tad viņam vārdu krājums ir. Vienkārši viņš viņus nesaka. Un ne visi bērni saka, es teiktu, ka sarkanais karoks ir tad, kad ir 2,5 gadu vecums, un tad 90% bērnu, viņiem ir valodas sprādziens. Viņi runā daudz vārdus, un tipiski 70% var saprast, ko viņi saka. Protams, ka tur varbūt nepareiz tas vārdu teikumu, tas salikums, neizrunāt ar un tam līdzīgi, bet kopumā citi saprot gana labi, ko bērns saka. Ja tas nenotiek ar to 2,5 gadu vecumu, tad iet pie. Un tad iet pie audiologopēda. Un šobrīd arī attālināt tur konsultācijas saņemt. Bet viņš to pašu pastāstīs, kad vajag aprakstīt tos vārdus, cik daudz viņš saprot norādes. Nevis, ko saka, bet cik saprot. Un arī skaita to, ko saprot. Nāk arī uz mājām audiologopēdu un paši šo dara. Jā, Agnese ir jautājums, pacelt rociņu. Jā, es uzdevu jautājumu par to individuālo plānu. Tā kā liels paldies par šo bezmaksas iespēju pieslēgties. Man jautājums, tad jūs paskaidrot, ka viņš izriet no tā individuāla aprakstu un tā apstrādes ātruma. Es atzīšos godīgs mamma, un jūs tā norādi ir, kad mammas lien tur pedagogu sanāksmēs un otrādi, tas tikai tāpēc, kad es uzņemos tā kā advokāta loma savam bērnam, un arī, kā jūs minējāt, vecāki ļoti aktīvi iesaistās ar skolu, lai izstrādātu individuālo plānu, tāpēc arī iespējams tas skaidrojums, kāpēc mēs gan viens, gan otrs tā kā esam iesaistamies šādās semināros un tā. Tā kā nekas slikts jau tajā nav. Otrs par to apstrādes ātrumu, tā kā aprakstā bija norādīts, ka ir tā kā tā apstrādes ātrums ir lēns vai kā viņi tur apzīmē, bet te pašā brīdī pedagogs norādīs, ka pie tās palīdzības, ka tur vajadzīgs papildus laiks vai mazāk uzdevumu, viņi norādīs, ka ar to problēmas nav. Viņš izpild visus uzdevumus, viņam papildus laiks nav nepieciešams. Te pašā brīdī pie aprakstē bija šis tā kā lēnais apstrādes darba, kā viņi tur pareizi apsauc psihologs. Tā kā, vai ir vērts tā kā pie kāda vēl cita psihologa veikt šo aprakstu analīzi izpēti, vai varbūt tās ir vērts, varbūt tās pēc kāda laika atkārtot to darīt? Kāds ir jūs ieteikumi, ir pagājis pusgads, vai kaut kāds ieteikums, ka pēc kaut kāda perioda ir atkārtota izpēte, tā bērna analīze atkārtot, ja skolotais saka, ka nē, viņš tā kā spēja ar visiem bērniem visu kopā izdarīt bez papildus laika un bez uzdevumu samazināšanas. Jā, paldies. Jā, ja psihologs ir norādīts, ka tu tas apstrādes ātrums ir tāds palielināts, nav baigi vērts iet pie cita psihologa, viņš arī to pašu norādīs. Visi psihologi izmanto vienu veidu metodes.
bet bērniem, kuriem ir uzmanības deficīts, ir vērts laiku pa laikam atkārtot šīs te izpētes, tāpēc, ka tā uzmanības notrība, viņa ar laiku mainās, bērnu smadzenes nobriest, vai, piemēram, ja lieto medikamentus, ja pie speciālista, tad var mainīties tā rezultāti, tāpēc tā ir neiroloģija. Tas nav tā, ka var nemainīties, bet tas arī ir jautājums, cik lielā mērā tur bišķiņ var pamainīties. Bet jautājums par to, ka tur ir norādīts, ka lēns apstādes ātrums, un pedagogs saka, ka ar visu tiek galā. Jautājums arī ir par skolu, un cik daudz viņi pilda uzdevumus, cik daudz ir klasē, cik pedagogs pats ir atsaucīgs un klātesošs. Ja pedagogs saka, ka tiek galā, ļoti labi. Te ir jāskatās arī bērnu tā paša sajūta, un bērnam pašam pajautāt arī, kāda tev ir sajūta. Jo reizēm ir tā, ka, it īpaši es neatceros, kāds bija vecums šim bērnam, kura klase, jo, ja tāds bērns ir vairāk apzinīgāks, arī, ja nav tā, ka visi bērni, kuriem uzmanības deficīts, kad, viņi izskatās tādi slinki un izlaisti un tam līdzīgi. Tas vienkārši tāpēc, ka tie simptomi tik izteikti. Arī šie bērni ļoti apzinīgi, un ir tādi, kur var pat ļoti, ļoti censties. Un tas, ka viņi cenšas, var radīt viņam arī lielu spriedzi, būtu pašam bērnam jāpajautā, kāda tev ir sajūta. Piemēram, man arī nāk praksā bērni, un es saprotu, ka īstenībā šim te, piemēram, bērnam vajadzētu atbalsta plānu, bet tas bērns jau gadiem tik ļoti ir iestrādājis, ka viņš tā cenšas, bet tik un tā, viņam ir grūtības, viņam ir impulsu kontrolas grūtības, emociju grūtības, tāpēc, ka viņš ātri aizsostās, jo viņš šausmīgi daudz enerģiju vēl tam, lai tos uzdevumus izpildītu, un viņš ļoti uztraucas par to, ka viņam nesanāks izpildīt. Un tāpēc ir svarīgi ar bērnu parunāt, kāda tev ir sajūta, cik daudz tu centies, cik daudz tu piepūlies, vai tev ir sajūta, ka tu gribētu kādā brīdī paņemt pauzi. Tad vienkārši iedos to sajūtu, vai bērns nav tā, ka bērns tā kā nepārpūlas, jo, mēs varam panākt to, ka viņš klasē izpild tos visus uzdevumus, bet tad vai tur nav pa vidam daudz tādi strīdi vai, piemēram, ar citiem bērniem šī tā aizsilšanās, jo tas jau parāda to, ka tur tā slodze ir. Bet tas arī var būt atkarīgs no tā, ka pat, ja, piemēram, bērnam ir grūtāk, cik tas pedagogs ir atsaucīgs un palīdz bērnam, un cik galu galā tiešām tie uzdevumi ir. Tāpēc, jā, varbūt šajā skolā ir mazāk, ir citas skolas, kur ir ļoti daudz uzdevumu, kur viņi ļoti tendēt uz akadēmiskiem sniegumiem, un tad arī pedagogi teiks, ka bērns netiek galā, un tas nozīmē, ka tur vienkārši daudz tie uzdevumi ir. Tā, ka sekot skolotājiem, parunāt ar bērnu, un tad izvilkt to vidējo. Un šo te izpēti pilnīgi noteikti var veikt, bet neveic agrāk par gadu, un tāds ieteicamais ir labāk pēc 1,5–2 gadiem, jo ārkārtīgi daudz tur nekas nemainīsies. Un tipiski pirmajās klasēs, tīpaši bērni, kuriem ir uzmanības deficīts, viņi tiek galā ļoti labi 1. un 2. klasē, un turpat tas apstādes ātrums tik daudz netraucē, tāpēc, ka sākumā ir jauns, interesants, aizraujošs, un tad tur tas dopamīns tā kā veidojās, un viss sanāk. Tipiski tas lūzuma punkts ir ap 12 gadu vecumu, un tas ir tiešām biežākais vecums, kad sāk diagnosticēt un saprast, ka izrādās, ka bērnam ir uzmanības deficīts. Jā, tāda ir man tā atbilde, laikam atbildēju. Jā, paldies. Ja nevienam nav jautājumu, man ir vēl viens triks. Rudītei. Labi, priekšrokam. Jā, paldies. Es uzrakstīju tā kā jautājumu, bet varbūt man kaut kādā brīdī raustījās internets. Varbūt es nedzirdēju jautāju par to, vai šiem UDKS bērniem stundas laikā, cik vērtīgi ir izmantot šos aizslietņus, lai viņi tā kā norobežot no apkārtējās telpas. Jā. Paldies par jautājumu. Šis labs jautājums. Es nepamanīju to jautājumu. Kaut kur būs paslīdējis garām. Jā, tātad par aizslietņiem. Man patīk tā ideja. Šo vispārīdies esmu paņēmusi no tā, ka man skola vien pastāstīja par to, ka viņi taisīja šo projektu nedēļu. Ja? Un projektu nedēļas tēma bija mentāla veselība. Un tad viņi veidoja, katram bērnam tā kā jāizdomā, kāda tēma, par ko un kādā veidā viņi runās, par savu veselību. Tur varēja būt arī fiziskā veselība. Un mentāla veselība un tam līdzīgi, un katrs tur izdomā tur vai par ēdienu, par sportu un tam līdzīgi. Un tad skolotāji bija ieviesusi to, ka viņa tieši šīs lietas veidoja vienā no tiem posmiem, kad viņi visi kopā arī veidot gan šīs ir tādas tā kā pudeles, kad pudelē ielai ūdeni un iekšā ūdenī, tad laikam ieliek saizmats kā sauc to vielu, ka tur sāk uz augšu pacelties tādi spīdumiņi. Tad vai, piemēram, šīs ar cieti
ieliktas iekšā balonā, un tad ir tāda sensorā lieta. Un viņi šo taisīja nodevu, tāpēc klasē bija bērni, kuriem bija grūtības, un tā skaitā viņi taisīja arī šos aizslietņus. Un aizslietņi tiešām palīdz. Arī esmu redzējis gan daudz, šobrīd diezgan daudz vispārībā esmu redzējis šos aizslietņus, ka viņi stāv gan bērndārzā, gan arī skolā, un viņi parasti nolikt stūrī. Un tad, kad bērniem tas ir nepieciešams, viņi paši viņus paņem, kad viņiem tas ir vajadzīgs, un arī uzliek uz galda. Šeit ir viena lieta, kas ir jākontrolē, lai nav telefona. Šis ir tāds būtisks noteikums, jo citādāk tad bērni to var izmantot vienkārši sēdot telefonā. Bet šis ļoti palīdz, un tieši bērniem, kuriem ir uzmanības deficīts, ja tas ir, un kāpēc es saku par to projektu nedēļu, tāpēc, ka tas ir tas veids, kā bērniem iedot to ziņu, ka jebkuram šis var būt palīdzoši, ne tikai tam bērnam, kuram, piemēram, ir uzmanības deficīts. Jo nereti, kas notiek, mēs sākumā bērnam, kuram ir uzmanības deficīts, varam teikt, reku tev ir aizslēgta, tu viņu var izmantot, ka tev ir nepieciešams, lai ir mierīgāk, lai to netraucē apkārtējā vidē. Un šie bērni tiešām to jūt. Viņi jūt, ka viņiem ir grūti, viņi paši tā kā cenšas norobežot, viņi paši tur liek grāmatu uz galvas un tam līdzīgi, bet tad viņi var likt šo aizslietni, paņemt paši un nolikt. Un ja mēs veidojam to kā klasē, kad mums tādi vairāk, un ja kurš bērns arī kurā brīdī paņem, tad arī šie bērni ar uzmanības deficītu, labprātāk ņems un izmantos kā tad, ja mēs teiksim, nē, tas tikai šitam bērnam. Šī ir tā lielākā kļūda, ko parasti dara gan bērndārzā, gan skolā, kad, ja ir kaut kāda rīki, tad tas ir tikai šitam bērnam, nevienam citam. Bet īstenībā tā, ka ja kāds cits bērns jautā, viņam arī vajag. Bērns nekad nejautās, ja viņam nevajag. Jā, un ar to es noteikti iesaku, bet jautājums ir par to, kā jūs to klasē ieviesīsiet, lai tas neveidojas tā, ka mēs tagad norobežojam, piemēram, bērnu, un jā, lai viņš tā kā būtu izslēgts un tam līdzīgi. Vairāk par to ir jautājums, bet visā citādi noteikti var izmantot. Nu, tipiski paši vislabākais iet ar pašiem no kartona izveidot vienkārši tādu rāmīti, un tad bērni var saukt arī savus, piemēram, foršos pādiņus, ko viņi sev var teikt, kāds malacis, uzlīnītes, un tur zīmodziņus saspiest un tā, kad noteikti var. Jā, nu jā, tāda man atbilde, un tad bija iepriekšēji jautātā arī jautājums, tad es ar to atbildēt, un tad es šodien arī noslēgšu. Jā, ja drīkst, tad es biju tā kā padalīties gan ar pieredzi, gan arī varbūt jūsu skatījumu, kur tam esam kļūdījušies. Respektīvi, viens no ieteikumiem ir skolā bērnus ar UDHT sēdināt tā kā atsevišķu sola, ka viņam ir vienvietīgs solis, tuvāk skolotāju galdam, ka tur pa lūgu neskatās laterālā. Nu, lūk, mēs tādu tā kā uztaisījām, no skolotāja tā kā burtiski izlasīja un gribēja ieviest kaut ko tādu, lai palīdzētu. Nu, lūk, atnes viņam to vienvietīgo galdu, un lai viņš tur tā kā, viņš parasti uz divvietīgā tur izguļās, izstiepjās, visi sādi saliek uz galda, tur visu somas saturu, un tad viņi atnes to vienvietīgo galdu, redzēja, jā, ka viņš tur vairs tā kā tāda pleksta neizguļās, un tad lielāka kārtība, un viņam vieglāk tur nosēdēt, nokoncentrēties, bet te pašā brīdī bērns mājās ļoti bieži tā kā, čīkstē, man riebas tas vienvietīgs solis, kāpēc viss ieši pie divvietīgā, un ka viņš pamanīja to atšķirību, ka viņš ir tā kā savādāk, un visādi mēģināja tur viņam iestāstīt, ka reku tev priekšnieks, un visādi mēģināja, bet viņš ļoti bieži tā kā norāda uz to, ka viņš jūtās nekomfortabli ar to, ar šādu risinājumu. Un kurā vietā mēs esam kļūdījušies un cik lielā mērā ņemt bērna tā kā šo sūdzēšanos par šo lietu, ja tā pašā brīdī mēs redzam, ka tas tā kā ir palīdzoši viņam, kāds ir tas vidusceļš, vai tomēr to bērnā ieklausīties, vai tomēr tā kā neņemt vērā, jo bērni daudz ko grib un negrib. Un tā kā jūsu komentārs par šo ieteikumu, kurš mūsu gadījumā īsti nenostrādāja. Kāds ir vecums bērnam? 3. klase. Ok. Ir bērni, kam tas ļoti patīk, un viņi pat būs ļoti priecīgi, ka viņiem ir savs solis, un viņi tiešām jutīsies kā tādi priekšnieki un šefi un tam līdzīgi. Un viņi vienkārši jūt, ir bērni, kas tiešām saka, ka viņiem patīk, ka viņiem ir savs solis, ka viņiem ir priekšā, un viņi jūt, ka viņiem tas netraucē. Šeit ir jautājums par to, vai bērns apzinās par savām grūtībām, cik lielā mērā viņš ir apzināties, bet noteikti ir apzināties to, kad viņš jūt, ka viņam traucē, ka citur kustas blakus un tam līdzīgi. Vai viņš to pieņem, jo, ja bērns pats to saprot un pieņem, viņš arī vieglāk pieņems kaut kādas izmaiņas, piemēram, šajā gadījumā, ja viņam tas solis ir un apkārtēji redz pieaugušie, tad īstenībā tas viņam palīdz,
tad ar bērnu arī būtu par to jārunā, kad iepriekš tev bija šis divvietīgais solis, un tāpēc, ka tu gulēji, un tev bija grūtāk koncentrēties nodarbībā. Tāpēc mēs izveidojam šo te, ka tev tagad ir vienvietīgais solis, lai tu varētu labāk koncentrēties. Ja, tā kā tas ir nedaudz arī runa šeit par pašu bērnu, lai viņš izprot, kāpēc viņam tas ir vajadzīgs. Otra lieta ir arī tas tieši tas pats, ko es teicu par to aizslietni, kā tas grupā tika ieviests. Jo var būt tā, ka bērns saprot, ka viņam tas tiešām ir palīdzoši, bet kā tas tika komunicēts, kā klases biedri to uztver, vai nav tā, ka tur tagad bērnu tā kā pavelk un bišķiņ pasmējās par viņu, kad redz, kā viņš tur vienpatis ir un neviens tur negrib draudzēties. Jo šis vecums ir tāds, kad draudzēšanās ir tāda svarīga un bērni grib arī būt kopā ar citiem bērniem. Un kā ir klasē, viņiem ir divvietīgie soli un kāds tur sēž kopā ar vēl kādu, vai tomēr visi sēž pa vienam, tad bērnam būs vienkāršāk, ja visi sēž pa vienam, bet ir tas divvietīgais solis. Bet ja tur sēž kopā, tad te būtu vienkārši jāskatās, kad ja viņam ir tā kā, piemēram, vairāk tie priekšmeti vienā klasē, ka varbūt tās tajā priekšmetā, kur viņam iet vieglāk un vienkāršāk, ka tur iespējams var pārsēsties citur. Jo viena lieta, kas ir jāatcerās par to bērniem, kad ir uzmanības deficīta un hiperaktivitātes traucējumi, ka viņi ātri pierod pie tādiem jauninājumiem. Un tā arī ir problēma, tāpēc, ka, ja, piemēram, bērni mēs visu laiku sēdināsim vienvietīgā solā, tas kādā brīdī vienkārši nestrādās. Tāpēc ir svarīgi ņemt vērā, ka tomēr laiku pa laikam viņam ir iespēja apsēsties citur un tipiski sēdi tur, kur bērnam sanāk labāk. Vai tur tā matemātika, kā nu kuram tipiski matemātika vislabāk padodās. Tad var ļaut, tāpēc, ka ja viņam sanāk, viņam tas patīk, viņš jūt to kompetenci sajūtu, viņam izdodās, viņam ir dopamīns, viņš ir labāk koncentrēties un nekļūst dezorganizētāks. Tad tajās nodarbībās, kur ir grūtāk, kur tiešām ir svarīgi koncentrēties, lai viņš varētu izpildīt, tad sēdināt šajā pirmajā solā. Bet šeit ar bērnu jau var arī tā izrunāt. Šeit ir arī tā kā tās divas puses, vai bērns saprot, ka viņam tas ir vajadzīgs, vai viņš to jūt, ka viņam tas ir vajadzīgs, vai viņš grib, ka viņam tas ir vajadzīgs, un kā klasē citi bērni uz to reaģē. Jā. Tā tas. Bet, ja palīdz, es teiktu, nemainīt, tagad nelikt atpakaļ, bet vairāk ar bērnu tā kā saprast un izrunāt un veicināt to, ka viņš zina, ka viņam tas ir palīdzoši. Jā. Tā. Tad šodien es arī noslēgšu. Paldies visiem pedagogiem un vecākiem. Kā parasti vienmēr tā ir, kad samainās un sajautās. Bet tas nekas. Paldies par klātsamību, jautājumu uzdošanu un arī visiem tiem, kuri klausās ierakstā. Tad ceru, ka šis būs noderīgi. Jā, un es arī vadu nodarbības par uzmanības deficītu un hiperaktivitātes traucējumiem. Tātad, ja ir nepieciešams papildus zināšanas, kā ko darīt, tad man ir nodarbības par šo tēmu. Un arī kā sadarboties ar vecākiem no 15. janvāra. Man būs šāda nodarbība, kā sadarboties ar vecākiem un arī par mobbingu izglītības iestādē. Jā, tā. Jā, paldies, man jūsu nodarbības ļoti vērtīgas. Esmu jūsu fans. Paldies, Inga. Sirsnīgi paldies. Ļoti jauki dzirdēt mānas vārdus. Jā. Tā, labi, lai jums viss veiksmīgi izdodās un tiekamies kādā citā tikšanās reizē, kur rīkos uzmanības deficītu un hiperaktivitātes traucējumu biedrība, vai nu ar mani, vai ar kādu citu. Es zinu, ka drīzumā būs ar Danu Skaru, kur arī raksta par un ap uzmanības deficītu un hiperaktivitātes traucējumiem. Tas būs vecākiem, un zinu, ka arī citi kolēģi kaut ko plāno, tā ka turpiniet sekot līdzi un tiekamies. Atā. Paldies!